Labdien! Tātad jūs sveic Rīgas enerģētikas aģentūra seminārā jautājumos, kas skar mūs visus, daudz dzīvokļu ēku, gan maz dzīvokļu ēku, dzīvokļu īpašniekus. Šis seminārs ir veidots saskaņā ar mūsu apmeklētāju pieprasījumu, jo iepriekšējā gada beigās notika dažādas izmaiņas dzīvokļu īpašnieku likumā. Parādījās tas jēdziens, kurš gan arī bija līdz tam par dzīvokļu īpašnieku kopībām, kurām ir tiesības pašām lemt par savu ēkas likteni. Jā, tātad ir iegūts šis juridiskais status, reģistrācijas numurs ar visām izrietošajām tiesībām un pienākumiem. Tātad mazliet informēja arī par darba kārtību. Seminārs tiks ierakstīts. Tātad tie, kas vēlēsies saņemt šo semināru ierakstu, varēs to izdarīt. Darba kārtība būs sekojoša, ka mēs dosim vārdu mūsu ekspertiem, kas mums mēģinās komentēt šo situāciju. Visus jautājumus rakstam čata sadaļā. Ja gadījumā mēs nevarēsim atbildēt, jā, tad mēs noteikti šo jautājumu saglabāsim un atbildēsim pēc semināra, bet pārsvarā jautājumus mēģināsim arī apstrādāt semināra laikā. Tātad jautājums uzdodiet, ja kaut kas nav skaidrs, rakstiet, jo arī priekš mums tas ir ļoti svarīgi, jo likums ir jauns, un tāpēc mēs vairāk vēlētos saprast tieši šo praktisko likumu pielietojumu. Jā, un kurš gan cits, ja ne tieši šī likuma virzītājs, tātad ekonomikas ministrijas personā, jā, šodien mūsu seminārā piedalās tātad ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta speciālists Elvijs Kalnkambers. Tātad šis jautājums, par ko mēs vēlamies dzirdēt, ir dzīvokļu īpašnieku kopijas. Elvija, tu vari pieslēgties savu prezentāciju, jā, un tad mēs dodam startu mūsu semināram. Jā, sveiki. Uzliku arī savu bildi, lai arī es pats nedaudz redzams, kā es izskatos, bet tūliņ pat es arī tas varu kopīgot, jā, savu to Jā, prezentāciju. caur šāri apakšā brauc kompjuteru. Labi. Vai jūs redzat? Jā, ļoti labi redzam. Dzīvokļu īpašnieku kopību darbība, normatīvais ietvars un praktiskie aspekti. Mūs ļoti interesē tieši tie praktiskie aspekti. Lūdzu, tev vārds, Elvija. Jā, paldies. Es domāju, ka mēs nonāksim arī uz praktiskiem aspektiem, bet, lai to stāstījumu tā kā uzbūvētu no sākuma, teiksim, līdz beigām, tad es atļaušos sākt ar to pašu jautājumu vispār, kas tad ir šī dzīvokļu īpašnieku kopība, jo, lai arī dzīvokļu īpašumu likums ir spēkā no 2010. gada, un šis termins dzīvokļu īpašnieku kopība arī parādās jau no pirmo redakciju brīža, tomēr ilgu laiku nebija skaidrs šī dzīvokļu īpašnieku kopības kā subjekta vispār status, ko viņa vispār spēj, kam viņa ir īsti vajadzīga, ko mēs viņu varam darīt. Un tas pagrieziena punkts tad laikam bija šis 2019. gads, kad augstākās tiesas senāts savās judikatūras atziņās pauda, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir uzskatām par īpaša veida tiesību subjektu, kas savā ziņā ir ar līdzīgām iezīmēm, kā mums jau labi zināmie, teiksim, biedrības vai kapitāla sabiedrības, jeb SIES. Tad būtībā šis savā ziņā, kā es teicu, ir pagrieziena punkts, jo pēc šī senāta sprieduma arī 2022. gadā tika veikti grozījumi dzīvokļu īpašumu likumā, kurā tad šīs senāta atziņas arī tika, teiksim tā, integrētas. Pasako to, ka dzīvokļu īpašnieku kopība tiesību subjekts, kopībai var būt sava manta, tā var būt par prasītāju atbildētāju tiesā, un tad šobrīd tas dzīvokļu īpašumu likuma 15. panta ietvars par to, kas tad ir kopība, atbildot jautājumu tieši kas, tad mēs varam teikt, ka kopība ir tiesību subjekts, kas ir izveidota ar dienu, kad dzīvokļu īpašumos tiek sadalīta dzīvojamā māja, un vismaz viens dzīvokļu īpašums tiek ierakstīts zemesgrāmatā. Tātad tas ir, teiksim tā, šī subjekta piedzimšanas brīdis, tā ļoti vienkārši runājot. Un arī brīdis, kad šis tiesības subjekts iegūst savu tiesību spēju rīkoties.
par ko es arī vēlāk vēl gribējuši likt dažus uzsvarus. Tad vēl jāmin, ka ar brīdi, kad persona kļūst par dzīvokļu īpašnieku, tā automātiski arī ir šīs te kopības sastāvā. Un šis te dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvs, kā mēs sapratām, varbūt mainīgs. Ja? Mēs savu dzīvokļu īpašumu pārdodam, tad mēs vairs neesam šīs te kopības sastāvā, un attiecīgi, tad mēs arī neko vairs nevaram lemt. Un tā. Tad par jautājums arī varētu būt, vai arī neskaidrības par to, kas ir vairākas ēkas, teiksim, uz viena zemesgabala, kas ir diezgan bieža parādība arī pie mums Latvijā, tad jāsaprot, ka dzīvokļu īpašnieku kopību veido visas tās ēkas, kas atrodas uz šī viena zemesgabala. Teiksim, mēs nevaram ļoti vienveidīgi pieiet tam jautājumam, ka viena māja, viena kopība. Nē, tas tā nav. Zemesgabals ir šis te vienojošais faktors, kas nosaka, kas veido šo te kopību. Tātad, ja uz viena zemesgabala ir divas mājas, tad abas šīs mājas veido vienu tiesību subjektu kopību. Un jāmin arī, ka ja dzīvomās mājas visi dzīvokļu īpašumi pieder vienai personai, tad arī šī viena persona ir uzskatāma dzīvokļu īpašnieku kopība. Tas ir, pieņemsim, gadījumos, kad mēs runājam par jaunu uzbūvētām ēkām, kuros tad šis te attīstītājs ir sākotnējs īpašnieks vienā personā, līdz ko vismaz viens dzīvokļu īpašums tiek pārdots. Tad jau kopības sastāvs mainās, un katrs ienākošais dzīvokļu īpašnieks ir arī kopības, teiksim tā, biedrs. Pavisam īsi vēl, ja mēs atbildējam uz jautājumu, kas ir kopība, tad mums arī jāatbild droši jautājumu ir, ko kopība dara. Tad, principā, dzīvokļu īpašnieku kopība ir tas subjekts, kas rīkojas visu mājas dzīvokļu īpašnieku interesēs. Un tad tieši kopība, nevis katrs no mums kā dzīvokļu īpašnieks arī uzstāja šajās te attiecībās ar trešajām personām. Un kāpēc tad mums tā kopība vispār ir, teiksim, vajadzīga? Tieši šādā, teiksim, izpildījumā, tad jāsaka, ka caur šo te kopību pieņemot lēmumus, mēs to varam darīt pirmkārt krietni efektīvāk, ja mēs zinām, ka civil likums par kopu īpašumu institūtu pasaka, ka kopu īpašnieki lem pa visu kopīgi, tad mēs varam iztēloties, cik tas būtu briesmīgi, ja mums būtu pa katru jautājumu jālēm dzīvā mājā ar vienbalsīgu lēmumu, tad caur šo tajā kopību kā subjektu mēs varam pieņemt lēmumus, pamatā ar vienkāršo balsu vairākumu, un kā mēs zinām, arī šobrīd jau apmēram gadu spēkā ir grozījumi, kas ļauj mums atsevišķus lēmumus, ne atsevišķus, bet diezgan lielu jautājumu loku pieņemt pat ar mazākumu balsojumu. Un tad ar tādu vienu ieskicēt piemēru, kas parāda to kopības, teiksim, spēku un kaut kādā ziņā arī kopības to ietekmi un vērtību ir tas, ka kopība savā ziņā kā subjekts nodrošina arī tās mājas pārvaldīšanas nepārtrauktību. Jo, piemēram, gadījumā, ja šādas kopības nebūtu, tad katrs dzīvokļu īpašnieks, kurš, teiksim, savu dzīvokļu īpašumu pārdotu, viņš teorētiski būtu tiesīgs arī paņemt līdz savu uzkrājumu daļu, ko viņš līdz šim, teiksim, mājā maksājis. Kas pretstatā šobrīd, kad mums ir šī dzīvokļu īpašnieku kopība, kopībā ir sava manta, un mēs katrs kā kopības biedrs piedalāmies šīs te mantas uzkrājuma veidošanā, un šī te manta paliek nemainīga nestoties uz šo te biedru sastāvu. Un tad šie līdzekļi mums, protams, ir nepieciešami ilgtermiņā mājas uzturēšanai, attīstīšanai un arī, protams, atjaunošanai. Es atļāvos ielikt varbūt tādu smagāku slaidu, bet šis, manuprāt, ir vērtīgi, lai nošķirtu dzīvokļu īpašnieku biedrību un kopību. Tie ir divi dažādi subjekti. Es ieliku tās, teiksim tā, šeit atrādītās galvenās pazīmes, uz ko es tā kā pavisam īsi vēlos vērst uzmanību, ir šī tiesību subjekta sastāvs. Ja mēs redzam, tad dzīvokļu īpašnieku biedrību var izveidot vismaz divas personas, un tām nebūtu obligāti, nav jābūt dzīvokļu īpašniekiem šīm personām, kas pretstatā dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi dzīvo mājā esošie dzīvokļu īpašumu īpašnieki. Tāpat arī šīs dzīvokļu īpašnieku tiesību īstenošana, tad biedrība var īstenot tikai tos jautājumus, pa ko viņi ir pilnvaroti īstenot, darīt. Un šī biedrība savukārt arī nevar pieņemt tādus jautājumus, kas ir tikai ekskluzīvā kompetencē, ko var lemt kopība. Pieņemsim par kopu īpašumu esošu daļas pārgrozīšanu, par šiem pašiem mājas atjaunošanas darbiem. Tā ir ekskluzīva kopības kompetence, un to nevar izlemt biedrība.
Un šeit es arī apakšā vēršu uzmanību arī uz senāta spriedumu, kurā senāts skaidri iezīmē šīs biedrības tiesiskās attiecības ar dzīvokļu īpašnieku kopību. Tās var būt divējādas. Biedrība var uzstāties kā mājas pārvaldnieks, vai arī kā pilnvarotā persona, ko mēs labi saprotam mājas atjaunošanas procesos, kad mēs dibinam biedrību, viņu pilnvarojam, lai viņa varētu mūsu, teiksim, kopības vārdā un labā paņemt aizdevumu mājas atjaunošanai. Nu, tā kā es šo slaidu mēģināju parādīt to, ka, lai mēs nejaucam, jo bieži vien arī mēs praksē saskaramies, kad mums ir jautājumi par biedrību, ka biedrība mūsu mājā tagad lēma mūsu vietā par tādu vai citādu jautājumu. Mēs saprotam, ka biedrība ir pārkāpusi savas kompetences robežas, un ka tie jautājumi ir izlemjami paša dzīvokļu īpašnieku kopības tikai kompetencē. Tā kā, biedrība nav obligāta, un šeit es mēģinu ieskicēt, kuri tie gadījumi, un līdz šim arī praksē, kā mēs biežāk saprotam, biedrība bija vajadzīga, lai mūsu kopības vārdā labāk, teiksim, realizētu mūsu intereses, pieņemsim, attiecībā uz aizdevumu ņemšanu mājas atjaunošanai. Un tad par šiem te pēdējiem grozījumiem, kas stājās spēkā 26. gada 5. janvārī, tad pamatā es iezīmēja tādus 3 pamatpīlārus, kāpēc viņi bija nepieciešami. Tad pirmkārt, jau pēc šī mana pirmā slaida, kurā es teicu par šo senāta spriedumu, kura tad atziņas arī tika integrētas likumā, mēs pasakām, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesības subjekts, un it kā vēlamies uzlikt mūsu šo tiesību subjektu vienā plauktiņā ar līdz šim jau zināmajām biedrībām un kapitāla sabiedrībām, teiksim tā, kā es norādīju, arī liekot vienādības zīmi, ka viņi ir it kā līdzvērtīgi tiesību subjekti. Tomēr praksē tas tā īsti nenotika, un mēs arī sapratām to, ka nav runa varbūt tik daudz arī par normatīvo regulējumu, kā vispār tādu maldīgu uzskatu sabiedrībā, ka mēs šos tiesību subjektus iedalām tikai 2 kategorijās. Fizisks un juridisks personas. Principā mēs saprotam, kas ir sabiedrība ir ierobežota atbildība, saprotam, kas ir biedrība kā juridiska persona, un saprotam, kas ir fizisks personas. Bet mēs kaut kā vai apzināti vai neapzināti palaidām garām, kad arī civila likums runā, piemēram, par tādām personām kā personāla sabiedrības, un arī civila likums runā par civiltiesiskām apvienībām, un tā skaitā arī tiesību subjektiem, kādas ir dzīvokļu īpašnieku kopības. Nu, lūk, un tad kā otrs tas lielais laikam stāsts ir tieši par šī savā ziņā birokrātiskā sloga mazināšanu, ka mērķis ir tāds, lai mums šīs biedrības, par ko es arī runāju šajā salīdzinošajā iepriekšējā slaidā, kas ir biedrība un kas kopība, lai mēs varētu mēģināt izlaist šo soli, dibinot šo biedrību, pēc tam viņu pilnvarojot un tad iet pēc šī aizdevuma, tad mēs šo kopību tādā ziņā iedzīvinām, no sākot pasakot, ka viņi ir tiesību subjekti, saprotot, ka ar to nepietiek, mēs ar šiem pēdējiem grozījumiem arī dodam šiem tiesību subjektam konkrētas par viņu identificējošas ziņas, kas spēj un palīdz, teiksim, trešām personām atpazīt šo mūsu subjektu un tā kā respektēt viņu šajās darījuma attiecībās, teiksim, arī tā pašā aizdevuma saņemšanas gadījumā. Tāpat arī līdz šiem grozījumiem bija tādas, var teikt, absurdas situācijas, kad, pieņemsim, līgumu par elektroenerģijas piegādi koplietošanas telpās mājai jāslēdz zilumās mājas pārvaldniekam savā vārdā, nevis kopības vārdā un labā. Tas ir dēļ tā, ka arī kopība kā subjekts it kā pastāvēja, bet viņa īsti darījuma partneri, teiksim tā, nevēlējās stāties darījuma attiecībās ar šādu viņuprāt nesaprotamu tiesību subjektu, kas ir kopība. Un visbeidzot, jāsaka arī, ka bija arī tādi aspekti, ka tomēr notika kaut kāda, teiksim tā, lāpīšanās, kad kaut kādi jautājumi tika risināti no gadījuma uz gadījumu, pēc var ieskicēt, ar ko mēs saskarāmies likumprojekta izstrādes gaitā. Mēs uzzinājām, ka, teiksim, tiesa administrācija atsevišķos gadījumos jau piešķīra šos numurus kopībām, ko es arī vēlāk pastāstīšu, jeb identifikatorus. Pieņemsim, ka dzīvokļu īpašnieku kopība vēlējās iegūt īpašumā zemi. Kā tiesību subjekts viņi to var darīt, viņi var nopirkt arī atsevišķu nekustamu īpašumu,
Un tad 50 bija gadījumi, kad tiesa administrācija veido šos numurus, lai varētu reģistrēt īpašumu tiesību zemes grāmatā šīs kopības. Tā kā tie bija tādi no gadījuma uz gadījumu risinājumi jautājumi, kas galīgi nederēja dzīvokļu īpašnieku kopībā, ņemot vērā, ka mēs zinām, cik ļoti tomēr viņas arvien vairāk iesaistās tajā cilvēciskajā apritē, un tas darījuma lokus arvien paplašinās. Tas pamats laikam tomēr bija arī šī apgrūtinātā konta atvēršana, noreķņu konta atvēršana kredītiestādē. Jau manis minētajā pašā sākumā, šajā 19. gada senāta spriedumā, tad senāts arī pateica, ka pārvaldniekam būtu dzīvokļu īpašnieku kopības šie uzkrājumi jātur nošķirti savā atsevišķā kontā kredītiestādē, kā krietnam rūpīgam saimniekam, lai viņi netiktu nozaudēti vai viņi būtu izsekojami un drošībā. Līdz tam to arī īsti nevarēja realizēt, jo tad bija saprotams, ka kredītiestādēm trūkst šo rekvizītu, kā mēs atpazīstam šo subjektas kopības. Trūka šis numurs, pa ko es stāstīšu, ja, trūka nosaukums, adreses, pārstāvis, kas ir kopībai. Līdz ar to tad, tā noreķņu konta atvēršana līdz šim galīgi nevedās. Tad pārējot par to, kas ar šiem grozījumiem par pašu šo dzīvokļu īpašnieku kopību, kādas ir šīs ziņas par kopību. Pamatā tās ir, varētu teikt, tās ir 4 ziņas. Pirmkārt, tas ir kopības nosaukums. Kritērijs ir, kā veido nosaukumu, tad atbilstoši zemes gabala adresē, uz kuru atrodas dzīvojamā māja, vai, teiksim, ja ir dalīta īpašums, tad mēs runājam par atbilstoši dzīvojamās mājas adresē. Tālāk mēs runājam par identifikatoru. Tas ir unikāla 11 zīmju ciparu kombinācija, kas sākās ar ciparu 7. Šis identifikators principā tiek būvēts uz tādas pašas bāzes pamata, kā valsts ieņēmuma dienas nodokļu maksātāju numuri, vienkārši atšķirās pirmais cipars, ar ko tas sākās. Tā kā mums gadījumā šis ir laimīgais 7 būs visām kopībām. Pārstāvis, tad šajā kopību reģistrā parāds arī ziņas par pārstāvi. Pamatā tas ir pārvaldnieks. Gribu pateikt to, ka šajā kopību reģistrā parādās ziņas par pārvaldnieku automātiski, teiksim tā, viņas ielasās no jau šobrīd esošā dzīvojamā pārvaldnieku reģistra. Tātad ik viens pārvaldnieks, kurš pārvalda kādu konkrētu māju, viņš reģistrējas pārvaldnieku reģistrā vienmēr, lai tiktu klāt arī šeit mājaslietai būvniecības informācijas sistēmā. Un tajā gadījumā, kad šīs ziņas par kopību tiek veidotas, tad ziņas arī par kopības pārstāvu pārvaldnieku automātiski tiek ielasītas jau no pārvaldnieku reģistra. Otra situācija tāda, ka ja māja nav pārvaldnieka, vai viņš nav reģistrējies šajā būvniecības sistēmā, tad kredītiestādes, protams, ņem pretī arī pilnvarotās, personas sniegtos dokumentus. Bet tajā gadījumā vērš uzmanību, ka šim pilnvarojumam jābūt reģistrētam notāra apliecinātā pilnvarojuma reģistrā. Tas būtu tāpēc, lai šī trešā persona varētu paļauties uz, tādām ticamām ziņām par šo pilnvarojumu sniegto. Protams, ka var gadīties, kad ir kādas trešās personas, kas pieņem arī, privātieskā kārtā veiktu pilnvarojumu, bet šo regulējumu izstrādājot attiecībā pavisam noteikti uz kredītiestādēm, tad, ja ir pilnvarota kāda cita persona, kas nav pārvaldnieks un ziņas par to kopību reģistrā nav, tad būs jālūkojas šajā notāra apliecinātā pilnvaru reģistrā. Un visbeidzot arī ziņas par kopības kontaktpersonu. Tās ir ziņas, kas parādās tad, ja šāda kontaktpersona tiek norādīta. Nevienmēr viņi tur būs, bet tas ir tāda papildinoša informācija, lai veiktu vieglāku saziņu nepieciešamības gadījumā kopību, kā arī oficiāla elektroniskā adrese. Šīs ziņas šobrīd kopību reģistrā neparādās par kopību, tāpēc, ka dzīvokļu īpašuma likums, ja mēs paskatīsimies šo pārejas regulējumu, nosaka, ka ziņas par oficiālo elektronisku adresi būs tad, kad šajā likumā, oficiālas elektroniskas adreses likumā, vispār varēs šādam subjektam kopībai izveidot šādu adresi. Līdz ko tas notiks, tad arī katram šim subjektam būs sava oficiālā elektroniskā adrese. Tad papildus vēlos minēt, ka šī ziņu ietveršana reģistrā viss ir automatizēts process. Dzīvokļu īpašniekam vai pārvaldniekam nekas nav papildus jādara. Protams, ka ja kopība reģistrā
ziņas par pārvaldnieku neparādās, bet jūs esat pārvaldnieks, tad tas, kas jums jādara, jums ir jāvērš BVKB ar iesniegumu par to, ka jūs esat mājas pārvaldnieks, iesniedzot atbilstošo dokumentus. Un tad arī ziņas par jums kā pārstāvi kopības parādīsies. Tā kā vēlos uzsvērt, ka, teiksim, ja pārvaldnieks, kurš nav reģistrēts pārvaldnieku reģistrā, tad viņš arī, protams, ka netiek klāt būvniecības informācijas sistēmai, nevar mājā kārtot šo mājas lietu, un attiecīgi neparādās kā kopības pārstāvis. Respektīvi, kādā ziņā paralizē to kopības darbu, ja viņi vēlās stāties darījuma attiecībās. Tā kā, ja šeit arī klausās, teiksim, pārvaldnieki, tad aicinu, protams, reģistrēties pārvaldnieku reģistrā un sakārtot šo jautājumu. Tāpat jāuzsver arī tas, ka šīs ziņas kopība reģistrā par kopībām ir publiski ticama ziņas, jo tās tiek iegūtas no zemesgrāmatu ierakstiem par šiem dzīvokļu īpašumiem dzīvojamām mājām. Tālāk nedaudz ieskatam vizuāli arī par šo pašu kopību reģistru, tad vairāk kreisajā pusē pirmajā bildē mēs redzam šādu sadaļu, kurā ir iespēja ievadīt nosaukumu, šo identifikatoru vai ziņu ietveršanas vai izbeigšanas datumu. Tas ir, teiksim, lauks, pēc kura mēs varam meklēt mūsu interesējošo kopību. Kā es iepriekš minēju, tad tas kritērijs, kā, teiksim, nosaukumu kopība veido pamatā ir pēc zemesgaba adreses, tad mēs, ja mēs zinām, kāda ir, teiksim, adrese, kas mums interesē, piemērs iedevis, teiksim, 18. novembra ielas 159 nosaukumā ierakstot, mēs spiežam meklēt, mums automātiski izlaiž ārā, teiksim, šī dzīvokļu īpašnieku kopība, un tad ziņas par to, kur ir pirmā sadaļa identifikators, tad ir nosaukums, arī parādās ziņu ietveršanas datums un informācija par pārvaldnieku, jeb pārstāvi. Ja mēs gribam sīkāk aplūkot tieši, kas ir šis pārstāvis, mums šobrīd ir jāuzklišķina padziļināti, un tad apakšējā bildē redzams ar bultiņas norādu uz to, ka padziļinātā informācija tad ir par pārstāvi, kas ir viņa, teiksim, ja tas ir kapitāla sabiedrība, tad mēs redzam gan reģistrācijas numuru, gan viņa nosaukumu, gan arī pārvaldīšanas periodu, no kura viņš ir sācis mājā darboties. Tas, ko es vēl gribu uzsvērt, kad reģistrā šīs esošās ziņas ir deklaratīvas, nevis konstatīvas, un došu, teiksim, ar piemēru. Tad pieņemsim, ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību tiek dibināta par to ierakstot ziņas uzņēmuma reģistrā, un tas ir brīdis, kad šī sabiedrība tiek izveidota un viņai iegūst tiesību spēju. Tad dzīvokļu īpašnieku kopību gadījumā šīs ziņas reģistrā ir vienkārši identificējošas ziņas par šo subjektu, bet īstenībā jau šī kopība ir spējīga darboties, kā es iepriekš teicu, ar brīdi, kad mājas sadalīt dzīvokļu īpašumos un vismaz viens īpašums ierakstīts zemesgrāmatā. Tā kā jau pirms šiem grozījumiem 5. janvārī 26. gadā kopības jau arī tad varēja stāties darījuma attiecībās. Viņas principā to arī darīja, jo daudzi arī pakalpojumu sniedzēji, teiksim, viņiem pat nevajadzēja, ja godīgi, šīs papildu ziņas, lai šo subjektu uztvertu kā darījuma partneri un viņu slēgtu darījumus. Bet, protams, kad, lai mēs to lauku aptvertu krietni plašāku, tad arī mēs veicām grozījumus, lai iekļautu šīs identificējošās ziņas par kopību šajā kopību reģistrā. Un tad īsi rezumējot, ko šobrīd dzīvokļu īpašnieku kopība var, tādu pamatu blokos. Pamatā viņi var slēgt darījumus, kas, protams, saistīti tieši ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Respektīvi, kopība droši vien nevarētu visticamāk nevarētu iegādāties kaut kādu, es nezinu, eksplozīvu automašīnu uz sava vārda, jo tas visciešākā mērā tie visi darījumi, kas tiek slēgti, ir jāsasaista tieši ar šīs mājas pārvaldīšanas jautājumiem, kas ir tieši priekš mājas turpmākas eksploatācijas nepieciešami. Tad kopība var atvērt kontu kredītiestādē, kā arī saņemt aizdevumu. Tā skaitā ir iegādāties mājas pārvaldīšana nepieciešamo jebkādu inventāru un pat, ja tas ir nepieciešams, kādas telpas. Un kā arī, protams, celt prasību tiesā un arī pati būt par atbildētāju tiesā gadījumos, kad runa ir par dzīvokļu īpašnieku kopības kā tiesību subjekta konkrētu atbildību. Un attiecībā uz šo aizdevumu saņemšanu es vēl
pēdējā slaidā šim jautājumam pieskaršos attiecībā tieši uz plānoto saistībā ar pieeju atbalstam Altum. Tad vēl īsi arī pa kopību skaitļos. Tad Latvijā kopumā mums pavisam ir 39,5 tūkstoši aptuveni daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. No tām vairāk nekā 26 tūkstoši ir tādas, kuras ir sadalītas dzīvokļu īpašumos. Tas ir aptuveni, jo mums jāņem arī vērā gadību, kad ir vairākas mājas, teiksim, šī te viena zemes gabala. Bet mēs pavisam noteikti varam teikt, ka šobrīd vairāk nekā 15 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku kopību var brīvi iesaistīties, teiksim, darījumu slēgšanā, civiltieskajā apritē, jo pa viņām ir visas šīs te kopību reģistrā esošās ziņas. Tad vairāk nekā 15 tūkstoši tiesību subjektu šobrīd, teiksim, var, iet, piemēram, atvērt noreķinu kontu kredīti iestādē. Tādu ilustratīvu piemēru. Un tad par tiem turpmākajiem soļiem, kā atceraties, tad 2 slaidus iepriekš es teicu, kad es vēl pieminēšu attiecībā šo te došanos pie Altuma, tad, ja var to nosaukt, teiksim, par problemātiku vai plānoto, tad kopības šobrīd var pretendēt uz šo te atbalsta programmu paredzēto aizdevumu būvdarbiem, vēršoties Altum, tas ir attiecīgi pēc kredītiestādes atteikuma. Bet joprojām tas šobrīd notiek pēc vecās kārtības, kā mēs esam, varētu teikt tā, kā dzīvokļu īpašnieki pieraduši, respektīvi caur šo te biedrību, pilnvaroto personu. Tas bija tas, ko es slaidā minēju, ka mēs to soli gribam apiet, ja, bet tieši šobrīd šis jautājums vēl paliek pēc vecās kārtības. Iemesls tam ir tāds, ka, principā, šie te ministra noteikumi šobrīd neatbilst tiesiskajai realitātei, ņemot vērā, ka viņi tika veidoti vēl pirms dzīvokļu īpašnieku kopību kā subjekts tika definēta likumā, un nemaz nerunājot par šiem pēdējiem grozījumiem, ka kopība pati jau arī var atvērt savu kontu. Līdz ar to tas, kas šobrīd ir jārisina, ir prioritārā kārtībā, ir jāveic grozījumi attiecīgajos noteikumos, lai tad tās mājas, tās dzīvokļu īpašnieku kopības, kas nevēlas dibināt biedrību, to var izdarīt pašas un bez šāda, teiksim, papildus soļu veikšanas attiecībā biedrību dibināšanu un pilnvarošanu. Tā kā, jā, tā ir šī brīža prioritāte un pēc iespējas ātrāk mēs ceram arī to atrisināt. Tas arī no manis paldies visu šobrīd. Jā, paldies. Paldies, tiešām ļoti izsmeļoša informācija, jā, un to visu izvērtējot. No vienas puses liekas, ka viss ir skaidrs, jā, bet, protams, visu laiku rodās jautājumi, jā. Un mums arī ir iesūtījuši mūsu klausītāji jau paredzot. Protams, uz ļoti daudziem jautājumiem tu jau atbildēji prezentācijas gaitā, tā kā viss paldies, jā, tur tas vairāk vai mazāk būtu skaidrs, jā, tā kā prezentācija arī būs pieejama, pēc tam mēs varēsim vēl arī detalizēt, izpētīt. Bet tomēr daži tādi jautājumi, ko gribētos uzdot. Jā, par Altumu viss ir skaidrs, tātad Altums pagaidām iet tā kā vecā kārtībā, jā, tātad tur tā kā šis dzīvokļu īpašnieku kopības risinājums tā kā šobrīd tā kā nebūtu derīgs, bet iepriecina tas, ka tas jautājums tiek risināts un tam tiek pievērsta uzmanība, jā. Tad jautājums, vai pati kopība var būt sava īpašuma pārvaldnieks? Jā, dzīvokļu īpašuma likums un dzīvojamā māju pārvaldīšanas likums jau pamatā pasaka, ka īstenībā pārvaldnieks ir pats dzīvojamās mājas īpašnieks, jeb dzīvokļu īpašnieki. Bet, protams, ka vairumā gadījumu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki caur šo kopību pilnvaroto darīt pārvaldniekam, slēdzot pārvaldīšanas līgumu. Tā kā es teiktu, ka jā, to var pati darīt paši dzīvokļu īpašnieki, nedibinot arī kaut kādu biedrību. Jautājums ir, cik jūs esat spējīgi mājā to darīt, teiksim, sadalīt tos uzdevumus kaut kādu, jo tomēr runa ir arī par kaut kādu atbildību. Piemēram, pamatā civillikums nosaka, ka būve nedrīkst nodarīt kaitējumu trešām personām, tā skaitā, ja? Un arī būvniecības likums mums nosaka, kas ir būvē izvirzāmās obligātās prasības. Kā šajā gadījumā dzīvokļu īpašnieki savā starpā, es pieļauju, ka mazā māja, varbūt tā varētu būt, kā tiek sadalīti šie uzdevumi, lai mēs veiktu regulāri šīs te vizuālās apskates, lai mēs reizi gadā nodrošinātu, atrastu to, kurš veiks mums tehnisko apsekošanu, pēc tehniskās apsekošanas saprastu, kas ir darāmie darbi mājās, slēgtu līgumus ar attiecīgiem
darba izpildītājiem, kurš mums, teiksim, nostiprinās tur nesošo konstrukciju, kāda ir nepieciešams, vai siltinās pamatus, ja vajadzīgs. Nu, tā īsumā es teiktu, to var. Jautājums, vai jūs to spējat izdarīt un vai jūs spējat saprast savu atbildības apmēru, jūs to darat paši. Bet pamatā likums pasaka, ka pa māju rūpējas un māju pārvalda pats īpašnieks. Jā, nē, tik tālu būtu skaidrs, tagad būtu tāds iemesls garākai diskusijai, jo nevienmēr arī pārvaldniekam ir šīs kompetences. Ja? Bet šajā gadījumā man vairāk interesē tāds stāsts, ja šī dzīvokļu īpašnieku kopība tiešām spēj savā starpā vienoties. Ja? Kā tas tīri praktiski notiek? Vai dzīvokļu īpašniekiem ir jāsavācās un jāpilnvaro kaut kādas konkrētās personas, kas uzņemās šo pienākumu tātad veikt šīs apsaimniekošanas darbības? Nu jā, tas droši vien tad būtu kaut kāds, es domāju, teiksim tā, uzdevumu sadalījums, jo nevarētu būt droši vien situācija, ka pasaka, ka mājas, respektīvi mājas pārvaldīšanu jau kā tādu kopība neveic. Viņa darbojas mūsu interesēs dzīvokļu īpašnieku, viņa pauž mūsu to gribu. Jo ja mēs katrs tagad 40-50 cilvēki iet un teiktu, ko mēs domājam atsevišķi, mēs neko nevaram panākt. Tāpēc ir kopība, ar kuras palīdzību mēs, teiksim, ar vienkāršu balsu vairākumu vai pat mazākumu balsojumu to lēmumu spējam tad pieņemt un iznest to kopsaucēju, kas mums ir mājā nepieciešams, ko mēs darām. Gadījumā, protams, par to, ko mājā darām, tas būtu visticamāk kopības lēmums, kurā mēs tad pilnvarojam, ka, teiksim, dzīvokļu īpašnieks numur 1 atbild par līgumu slēgšanu par pakalpojumiem mājā, lai mēs saņemtu, teiksim, komunālus pakalpojumus. Dzīvokļu īpašnieks numur 2 atbild par tehniskiem jautājumiem, veic vizuālās apskates, nodrošina, lai māja atbilstu būvs mehāniskai stiprībai, stabilitātei un tā tālāk. Tad ar kopības palīdzību mēs pieņemam lēmumu, ar kuru mēs pilnvarojam mājas iekšēnē attiecīgos katru konkrētu dzīvokļu īpašniekus veikt noteiktus darbus. Tā tas varētu būt. Vienu vai vairāku, bet tomēr mums ir jābūt šim pilnvarojumam. Respektīvi, tas ir tā, ka dzīvokļu īpašnieki savācās, viņi ir kopības biedri, viņi fiksē protokolā šo balsojumu, un tomēr sniedz šo pilnvarojumu. Jo principā mēs runājam par kopu īpašumu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, un teiksim, kāds uz savu galvu kaut ko dara, tad viņš darbojas ārpus jebkādām pilnvarojuma robežām, un tas nav spēkā, un tas var novest pie tā, kad jums, principā, savas veiktās darbības, jums ir jāatgriež iepriekšējā esošajā stāvoklī, visu, ko jūs esat darījis. Ja jūs, teiksim, domājat, ka jūs tagad mājai ar savu galvu darat labu un jūs pats izdomājat siltināt pamatus, tad jebkurš ir tiesīgs par to iebilst un jums vienkārši būs māja jāatgriež iepriekšējā stāvoklī, visticamāk. Es sapratu, bez pilnvarojumu tā kā mēs, jebkurā gadījumā virzīties nevaram. Šis jautājums par pilnvarojumu arī ļoti būtisks ir, kad mēs atveram to kontu un notariāli apstiprinām šo, jo, piemēram, mājai šie 45 dzīvokļi, un, piemēram, 2 no šiem dzīvokļu īpašniekiem ierodās pie notāra, saka, mēs esam tie īstie. Es domāju, ka notārs ar mums uzdos jautājumu, kāpēc jūs esat tie īstie, un kas apliecina to, ka jūs esat tie īstie. Ar to notāru, tos ir paskaidrot, kāpēc šobrīd ir, teiksim, to nedara pārvaldnieks, bet pilnvarotā persona, kāpēc ir notariāls tas pilnvarojums. Kā es teicu, varbūt situācijas, un tādas ir līdz šim arī bijušas ļoti bieži, kad šo te notariālu pilnvarojumu nemaz neprasa kāds tā trešā persona darījuma partneris. Šis vairāk ir pamatā tendēts tieši uz attiecībās kredītiestādēm, izstrādājot projektu, bija prasība pēc tā, lai šis te pilnvarojums būtu publiski ticams. Tad mēs likumā ietveram to, ka gadījumā, ja tu pilnvaro kādu trešo personu, teiksim, vai kādu konkrētu dzīvokļu īpašnieku, tu rēķinies ar to, ka banka var prasīt, lai šis būtu pilnvarojums reģistrēts notāra vestajā pilnvarojuma reģistrā. Bet, teiksim, tikpat labi var būt tā, ka kāds ūdens apgādes pakalpojums sniedzējs, viņam pilnīgi pietiek ar to, ka tu iesniedz privātā kārtā raksturveida pilnvarojumu, teiksim, kad no mājas kāds konkrēti tiek
teiksim, dzīvokļu īpašnieks darbojas. Konkrētai ūdens saimniecībā, jā, un visos komunālo pakalpojumu sniedzēji, viņi principā tomēr prasa šo lēmumu. Jā, to lēmumu no dzīvokļu īpašnieku kopības, kurš ir pieņemta noteikti vairāk. Tur ir vēl vesels nianses, jā, bet labi, es apmēram sapratu, jā, es domāju, ka jautājumi būs vēl arī vairāk, jā, un tos mēs tā kā šķetināsim, tā kā likums tā reāli strādāt. Tad vēl tāds jautājums, jā, vai mēs pareizi sapratām, jā, jo konkrēti mēs tā kā rūpējamies par Rīgas ēkām, un tas privatizācijas process tiešām nav bijis īpaši veiksmīgs sadaļā uz vecajām ēkām, kuras līdz šim ir palikušas kā kopīpašums. Kā šajos gadījumos šeit no tavas prezentācijas es sapratu, ka viens no nosacījumiem ir jābūt sadalītiem dzīvokļu īpašumiem. Ko darīt mums, šim dzīvokļu īpašnieku kopībām, vai vispār mums tiek piešķirts numurs šādā gadījumā, ja? Un ko mums tālāk darīt, ja mums ir domājamās daļas, nevis sadalīts īpašums dzīvokļu īpašumos? Jā, nu šeit ir jāpasaka tā, ka, kā es minēju, ka kurā brīdī uzskatāms, ka izveidota ir kopība, un kā ir noprotams, tad mājas, kurās nav sadalīti dzīvokļu īpašumos, jeb ir šaucamās kopīpašuma mājas, dzīvokļu īpašnieku kopība vienkārši nepastāv juridiski šādās mājās. Līdz ar to pa viņām nav šādu te ziņu arī šajā te kopība reģistrā. Nu, tādā ziņā vienīgais, kas ir, ko pasaka dzīvokļu īpašuma likums, ka to jau lielākais vairums pieļauj zina, kad uz kopību īpašuma mājām arī ir noteikts izņēmums par šīm te obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām, ka arī tur lēmums ir pieņemt ar vienkāršu balsu vairākumu vai pat ar mazākumu balsojumu. Bet attiecībā uz šiem pēdējiem grozījumiem par ziņu ietveršanu un vispār par kopības statusu, jā, tas nav attiecināms uz šīm kopību īpašuma mājām. Te gan, protams, ir tad tas varbūt nav ekonomikas ministrijas, teiksim, tvēruma jautājums, bet tieši šobrīd arī, zinu, civila procesa likuma grozījumi par attiecībā uz šo te māju sadali tieši regulējums tiek papildināts, un civila likumā jau ir regulējums par to, kā tiek veikta šī te kopīpašuma, teiksim tā, sadala, ja to pieprasa kāds no kopīpašniekiem. Tā kā arī tajos normatīvos aktos un procedūrās ir iet uz priekšu, lai atvieglotu un veicinātu šo te māju sadali. Tā kā, valsts arī tomēr vēlās, lai tas notiktu, jo tā nav, teiksim, tā nav labvēlīgākā pozīcija, ja kopīpašuma mājas un gan civila procesa likums, gan civila likums jau nosaka to kārtību, kā mēs varam maksimāli efektīvi māju sadalīt dzīvokļu īpašumos un tālāk jau tad iet šo te ceļu, ko es šobrīd prezentēju, jā. Jā, tas tik tālu būtu skaidrs. Jā, vienmēr ir dzīvokļu īpašnieku kopībām, lai kāda nebūtu šī apsaimniekošanas forma un šī juridiscija, jā, tomēr jautājums ir par naudiņu. Jā, un, protams, mūsu semināra turpmākajā gaitā būs eksperts, kas mums no bankas puses to pastāstīs. Kā jūs mums varētu nokomentēt to, kā mēs kā dzīvokļu īpašnieku kopība dodoties uz banku, kāds dokumentu portfelīts mums jāņem līdzi? Jautājums ir, ko mēs ejot uz banku vispār gribam. Paņemsim... Kaut vai atvērt kontu. Jā, par kontu atvēršanu droši vien tā specifiskāk. Es negribu vienkārši tā kā samalot. Es zinu, ka laikam banka pārstāvi to runās, bet pamatā jautājums, kas iet uz banku, droši vien jau uz banku iet vai pārvaldnieks, vai iet pilnvarotā persona. Ja iet pārvaldnieks, tad viņš iet iesniegt dokumentu, tā kā jau par bankai kāds viņš precīzi izstāsta par to, ka es gribu atvērt citai personai kontu, banka paskatās to, kas ir šis subjekts, kuram tas konts paredzēts atvērt. Viņa redz šobrīd pat šo subjektu, viņa atpazīst šo subjektu, jo šim subjektam ir ziņas par viņa numuru, nosaukumu un pārstāvi. Ja tas ir pārvaldnieks, tad viņi uzreiz kopība reģistrā arī redz, ka šis cilvēks, šis subjekts, kas ir atnācis pārvaldnieks, viņš arī ir šajā te kopība reģistrā. Līdz ar to viņai nav papildu ziņas jāpārbauda, viņi uzticās ziņām, kas ir kopība reģistrā pārstāvi, ja pārvaldnieki jau norādītas. Un tad viņa var pieņemt šo te dokumentu par šai te kopībai šī te konta atvēršanu. Ja runājam par to, ka pārvaldnieka nav un to realizē pilnotā persona, tad mēs tam jautājumam pieskārāmies jau, ka šis te pilnvarojums
šim pilnvarojumam jābūt reģistrētam notāru vestajā pilnvarojuma reģistrā, un tikai šāds pilnvarojums darboties kopības vārdā tiks pieņemts no bankas puses. Jautājums to, kas ir tas iesnieguma forma vai kas konta atvēršanai, es domāju, ka pēc tam noteikti bankas pārstāvji papildinās precīzāk to aspektu. Jā, liels paldies tev, Elvī. Protams, jautājumi ir ļoti daudz, un es tā skatos, ka laiku mēs arī esam tas vienkārši kā viens mirklītis ir paskrējis. Jā, katrā ziņā šie jautājumi būs. Mēs arī no savas puses Rīgas enerģētikas aģentūra apkopos, jā, un noteikti sūtīsim jums un citiem iesaistītajiem procesa dalībniekiem. Šobrīd tad liels paldies tev. Un dosim vārdu tātad nākošajam runātājam, kur patiesībā mēs Elvīs jau ieskicēja, ka ir šis kopējais reģistrs, kur automātiski tik piešķirti šie reģistrācijas numuri dzīvokļu īpašnieku kopībai, un mēs šodien esam aicinājuši arī lielisku ekspertu Ivetu Putni, informācijas sistēmu departamentu pārstāvu, un tātad šie būvniecības informācijas sistēmas reģistru nodaļu vada, Un, protams, ka mums tas akcents ir uz šo dzīvokļu īpašnieku kopību reģistrāciju, kādas darbības, tātad šie dzīvokļu īpašnieku kopību tātad var veikt reģistrā, bet, protams, arī visi citi jaunumi, kas saistīti ar būvniecības informācijas sistēmu, mums ir ļoti aktuāli, jo mūsu klausītāji arī ir, viņi atrodas šai virtuālajā telpā, tātad viņi ir ieinteresēti apsaimot savu ēku, un tātad veikt arī šos ēku remontus, un varbūt tās arī par šo sadaļu, kā mēs varam pieņemt lēmumus, kaut kā informēt par darbībām, kas notiek ēkā, vai to visu būvniecības informācijas sistēmu spēj. Es gan zinu, ka spēj, bet lūdzu tavu komentāru. Jā, labdien, padalīšos ar ekrānu. Tā. Vai tagad manu prezentāciju redz? Jā, ļoti labi, paldies. Jā, ļoti labi, paldies. Tātad, kā jau jūs teicāt, Elvīs visu gandrīz vai izstāstīja par dzīvokļu īpašnieku kopībām, bet, gan jau es arī atradīšu kādu daļu, ko pastāstīt ir no sistēmas viedokļa. Apmēram pagājis gads, kā mēs pēdējo reizi stāstījām dzīvokļu īpašniekiem tieši Rīgas enerģētikas aģentūras rīkotajā seminārā, un pa gadu mums ir notikušas ļoti būtiskas izmaiņas būvniecības informācijas sistēmā saistībā ar mājlietām, gan arī pats acīm redzamākais ir jaunais vizuālais dizains, pie kā mums ir strādājusi vesela dizaina komanda. Ja es ieliku salīdzinājumam iepriekšējo mājaslapu, ja kāds nav bijis gadu vismaz pie mums iegriezies būvniecības informācijas sistēmā, tad tagad paskatoties labajā pusē ir jaunais dizains. Manuprāt, tas ir skaistāks, vieglāk uztverams, jo tas ir arī paredzēts iekļaut šīs pieejamības un piekļūstamības prasības, lai cilvēkiem arī ar redzes problēmām būtu iespēja orientēties šajā lapā, atrast sev vajadzīgo informāciju un arī piedalīties, piemēram, dzīvokļu īpašnieku kopībai, piemēram, lēmumu pieņemšanas procesā. Tātad, kā joprojām mums ir šī sadaļa eksploatācija, kas attiecas uz dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Šoreiz mēs esam nedaudz pat vienkāršojuši, kā dzīvokļu īpašnieki var atrast sev vajadzīgo informāciju par mājas lietām. Tātad jau ir acīm redzamāks, bet drīzumā mainīsies atkal vēl savādāk būs nedaudz. Bet, es ceru, ka ar katru šo soli, par katru pārmaiņu mēs tomēr radām šo vidi saprotamāku, vieglāk atrodamu, vieglāk cilvēkiem ir noorientēties, kur ir jāiet, kur var atrast, kas ir nepieciešams. Tātad viens no lielākajiem jaunumiem, par ko jau Elvīs gari un plaši izstāstīja no likumdošanas puses, ir dzīvokļu īpašnieku kopību reģistrs, ir pieejams no šī gada 6. janvāra. Sadaļā reģistri, te es arī ieliku bildīti, lai var redzēt, kur viņš ir. Dzīvokļu īpašnieku kopību reģistrs pieejams ikvienam neautorizētam lietotājam. Nav speciāli jāpieslēdz būvniecības informācijas sistēmai, lai atvērtu šo reģistru. Un, kā jau minēja Elvīs, ir vairāk kā 26,000 dzīvokļu īpašnieku kopību, bet precīzi 26,156 kopības.
Ja, tātad, kā mēs veidojam ierakstus, tātad, kā jau arī ir minēja iepriekš, ieraksti tiek veidoti automātiski, tātad nav jāsniedz nekādi iesniegumi, jo mēs saņemam jautājumus arī, kā mēs varam reģistrēt savu kopību. Šāda reģistrācija nav, veidlapu nav, viss notiek automātiski. Mēs saņemam datus no citām informācijas sistēmām. Ja par esošu jau dzīvojamo māju, tātad tā ir jābūt vienam vismaz dzīvokļu īpašumam reģistrētam zemes grāmatā. Ja tas runa ir par jaunu māju, šobrīd ļoti daudz jaunas dzīvojamās mājas, tiek pieņemtas eksploatācijā, tad, kad tās nodot eksploatācijā, tās tiek sadalītas dzīvokļu īpašumos, un vismaz viens no dzīvokļu īpašumiem tiek ierakstīts zemes grāmatā, tad arī izveidojas jauns ieraksts par dzīvokļu īpašnieku kopību. Kā jau arī iepriekš minēju, atkārtošu vēlreiz, ja ir kopīpašumā dzīvojamā māja, tad nav šo ierakstu. Un, ko es vēl gribētu pieminēt, arī daudzas mājas, mums ir gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieki ir uzsākuši šo procesu sadalīt dzīvokļu īpašumos, bet nepabeidz. Tas nozīmē to, ka it kā tas status dzīvojamai mājai vai veids ir sadalīt dzīvokļu īpašumos, bet dzīvokļu īpašnieki joprojām ir kopīpašnieki. Tas ir, viņi nav veikuši ierakstu, kurā dzīvokļu īpašumā ir konkrēti dzīvokļu īpašnieki. Sanāk, ka katram dzīvokļu īpašniekam visi mājas īpašnieki ir īpašnieki. Ļoti tāds mistisks veids, bet tā sistēma šo situāciju uztver, un mums ir bijis pat gadījums, kad vienā aptaujā bija 5000 ierakstu šādas mistiskas situācijas dēļ, kad process nav pabeigts līdz galam zemes grāmatā. Uz doto brīdi nav izveidoti ieraksti par 2 dzīvokļu mājām, pie tā mēs strādājam un būs jauni ieraksti, es ceru, līdz aprīlim. Ja, tātad mums ir vēl 2 mēnešu laikā papildināsies šo ierakstu skaits. Ja, tātad pamats mums ir identifikators, ja, kādas ir ziņas. Ja? Identifikators, kā Elvijas teica, sāks ar 7, 11 ciparu kods, sistēma ģenerē to automātiski. Ir 6 dzīvokļu īpašnieku kopības, kurām ir valsts ieņēmuma dienesta piešķirtais identifikators, kas sāks ar 9, tāpēc, ka, lai nemulsinātu, nebūtu tā, ka vienā iestādē ir viens identifikators, otrā ir cits, mēs izvēlējāmies vienu valsts ieņēmuma dienesta, jo tas bija senāks, un arī tas ir tāpēc, ka šīs kopības veids saimniecisko darbību, tāpēc viņas ir reģistrējušās jau agrāk valsts ieņēmuma dienestā. Nosaukums tātad veidojās pamatā no zemes gabala. Ja tāda iespēja nav paņemt zemes gabala adresi, tad ir no būves adreses. Ir dažas situācijas, kuras mēs pašlaik risinām, kad nav iespējams to unikālo nosaukumu izveidot, līdz ar to varbūt par jūsu esošo pašreizējo kopību nav informācijas reģistrā, bet jūs arī noteikti to varat pārbaudīt, ja? Tad mēs arī tālāk nedaudz pateikšu, kā to skatīties labāk. Un tātad par pārvaldniekiem. Nākamais datu bloks ir par pārvaldniekiem. Noteikti juridiskai personai ir pieejams pārvaldnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods un e-pasta adrese. Ja? Tātad fiziskai personam pārvaldniekam pagaidām nav prasība par obligātu e-adresi. Kā tad mēs meklējam informāciju par reģistrā par savu kopību? Šeit varam ierakstīt, ir jāraksta, vai nu jūs rakstat brīvības, es izvēlējos Brīvības bulvārs. Tātad vai nu mēs rakstam brīvības, ja? Vai nu mēs rakstam Brīvības bulvārs, Brīvības iela, bet pašlaik tas meklētājs nesaprot, ja jūs ierakstīsiet, piemēram, Brīvības 17, viņš pateiks, ka tāda ieraksta nav. Ja? Es domāju, ka mums ir jāpameklē kaut kāds elastīgāks variants, kā sistēma varētu šo te nosaukumu meklēt, ja, lai nebūtu ļoti precīzi jāiet, teiksim, pilns nosaukums adresē jāraksta, jo tas ir diezgan sarežģīti. Tad vēl mums esam konstatējuši, ka uz maziem ekrāniem, teiksim, ja ir laptops, tad šī informācija 100% izmanto šo laukumu, tad identifikātoram neparāda pēdējos 2 ciparus. Tā kā tas ir diezgan statisks reģistrs, tos nevar bīdīt, nekur kolonas ne pa labi, ne pa kreisi, un
un savādāk arī nevar izdarīt, tad ir jāsamazina ekrāna lielums, tad tie cipariņi parādās, bet mēs arī strādājam pie tā, lai būtu ērtāks priekš mobilām ierīcēm, priekš mazākām ierīcēm, piemēram, lai būtu šī visa informācija uzreiz redzama un nebūtu tā, ka kāds no cipariem ir paslēpies, un tā kā mums ir ļoti būtiski par to runāt, kā tad dzīvokļu īpašnieki pārvalda māju un ko tad mēs piedāvājam dzīvokļu īpašniekiem saistībā ar savu lēmumu pieņemšanu. Tātad tā joprojām ir šī digitālā mājaslieta, kā jau es teicu, mēs esam strādājuši pie tā, lai kļūtu vienkāršāks. Būvniecības informācijas sistēma autorizācijas rīki nav mainījušies, joprojām tas ir ID-karte, e-mobile, bankas rekvizīti, internetbankas rekvizīti. Tātad šeit ir 3 veidi, kā mēs nokļūstam pie savas mājas lietas kā īpašnieks. Visvienkāršākais, manuprāt, šobrīd jau ir šis pēdējais 2 variants, kad ir izkrītošā izvēle, mums ir tāda skaista mājiņa un māja lietas, un mēs uzreiz varam nonākt pie māja lietām. Tas ir autorizētam lietotājam. Mājas lietās. Tātad kādas darbības veids pats dzīvokļu īpašnieks, ko viņš var izdarīt? Tātad vispirms un jebkurā laikā, jebkurā vietā, ja vien ir pieejams internets, var apskatīt visus mājas lietā pievienotos dokumentus, datus un informāciju, jebkuru. Tad norādīt un labot savu kontaktu informāciju. To var darīt joprojām, tas joprojām ir aktuāli, tāpēc kas vēl to nav izdarījis, tā kā lūdzu to daram. Sadaļa īpašnieki. Mēs esam samazinājuši šo sadaļu skaitu līdz, manuprāt, ja nekļūdos, ir 17 iepriekšējo vietā, apvienojot zem līdzīgiem nosaukumiem tādas darbības, piemēram, kā īpašnieku darbības aptver zem sevis aptaujas, kopsapulces un lēmumi. Tātad šajā sadaļā dzīvokļu īpašnieki var organizēt kopsapulces, var sasaukt aptaujas vai pievienot ārpus būvniecības informācijas sistēmas pieņemtos lēmumus, tās pašas jau protokolus. Tāpat ir sadaļa saziņa, kas apvieno vairākas sadaļas, kas bija iepriekš, kā piemēram pieteikti pārvaldnieka vizīti, ja ir kaut kāda problēma mājā konstatēta, sazināties ar pārvaldnieku, tas ir uzrakstīt e-pastu, saņemt paziņojumus un arī sazināties ar citiem īpašniekiem, tātad tur savs tāds sarakstis veids ir. Kā mums te plāno dizaina komanda turpināt strādāt, mainīt krāsu, mums ir izvēlēta violeta krāsa, jūs varat man arī iekomentēt, vai šāda krāsa patīk vai nepatīk, varbūt jums ir kādas asociācijas vai vēlmes, kāda cita krāsa. Tātad par aptaujām. Aptaujas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, ko dzīvokļu īpašnieki var veikt būvniecības informācijas sistēmā, un pamatā tas arī atvieglo mājas pārvaldīšanu un dod tādu operatīvāku, varbūt rīcību, iespēju strādāt ērtāk, neizejot no sava kabineta vai no savas istabas, no mājas, jebkuram organizatoram. Organizēt var dzīvokļu īpašnieks, pārvaldnieks, persona, kurai šādas tiesības piekļūt mājas lietai un arī izveidot šo aptauju vai kopsapulci. Pēdējā laikā mēs saņemam daudz šo pieteikumu vai informācijas par atkārtotām aptaujām, tā kā tas joprojām vēl ir jauns process, tad es nedaudz arī pateikšu par šo atgādināšanu, kas ir jāņem vērā, organizējot atkārtotu aptauju vai kopsapulci būvniecības informācijas sistēmā. Pirmais un galvenais nosacījums, lai tas noritētu sekmīgi, ir, sākotnējā kopsapulce vai aptauja ir jāuzsāk un jāpabeidz būvniecības informācijas sistēmā. Tas ir jāizveido, visai balsošanai jānotiek būvniecības informācijas sistēmā, ja kāds balso ārpus sistēmas balsojumus pievienojam šai aptaujai kopsapulcē, beigās izveidojam protokolu. Tad, kad šis process ir noslēdzies, jūs varat veidot atkārtot aptauju. Kādos gadījumos to var izveidot? Tātad, ja nav pieņemts lēmums dzīvokļu īpašnieku kvoruma trūkuma dēļ, tātad nav ieradies pietiekams skaits dzīvokļu īpašnieku vai nav piedalījies pietiekams skaits lēmumu pieņemšanā.
Mums ir bijuši gadījumi arī pieteikumi, kā mēs nevaram izveidot. Man nav tādas pogas, nav izveidot atkārtotu aptauju. Paskatāmies šo te situāciju, izrādās, ka ir tomēr piedalījies kvorums, ir pārsniegts. Tātad piedalījies vairāk nekā vajag, nevis vajag, bet vajag vienmēr vairāk, ja, bet lai varētu organizēt šo mazākumu aptauju, cilvēku skaits ir bijis pietiekams un tādu aptauju vairs nevar veidot. Tad sistēma pārbauda arī šo mēnesi. Mēneša laikā ir jāiekļaujās, lai norganizētu šo kopsapulces aptauju. Un arī darba kārtībā pieņem tikai tos jautājumus, arī sistēma izskata, ja ir šīs te mazāk vienkāršais balsu vairākums, vairāk nekā viena puse, 50+1, tikai tos jautājumus sistēma no sākotnējās aptājas vai kopsapulces pārceļ uz atkārtoto. To sistēma izdara pati, ja? Un tad sanāk tikai pabeigt un nodot šo pasākumu atkal dzīvokļu īpašniekiem balsošanai. Un tālāk jau sistēma atkal skatās, ka ir nepieciešams, ka piedalās 1/3, ja tas jau jums arī pašiem ir jāsaprot, ka piedalās vairāk nekā 1/3, un katram jautājumam tad ir vairāk nekā viena puse, ir nobalsojuši par, tātad lēmums ir pieņemts, ja. Ārpus būvniecības informācijas sistēmas, ja jūs organizējat, protams, nosacījumi ir tie paši, bet būvniecības informācijas sistēmā jūs tad tos pasākumu neturpināt, neveicat. Tātad šeit ir skats, kur atrodas šī poga, ja, tātad tikai tad, ja jūs atverat pabeigto kopsapulci vai aptauju, apakšējā sadaļā pašā lapas apakšā ir poga izveidot atkārtotu aptauju vai kopsapulci, ja, tātad uzspiežot uz šo pogu, jums būs iespēja izveidot jaunu aptauju. Tātad nevar tā, ka ir daži gadījumi, kad sāk veidot tā kā parasti, kā ierastajā kārtībā aptauju, piemēram, un ieraksta virsrakstā atkārtota aptauja, ja, par tādu un tādu jautājumu. Sistēma šo jautājumu tādā veidā neuztver. Ja. Tas nenozīmē, jo sistēmā ir vajadzīgi tie pamatdati, uz kā balstīties un pēc kā veidot, ja, šo atkārtoto aptauju. Par tiem es jau tikko arī izstāstīju. Tātad izmaiņas balsošanas procesā. Mums ir bijuši tīri tehniski izmaiņas, ja varbūt arī kādi ir pamanījuši, piemēram, saistībā ar kopīpašnieku balsojumu. Ja, tātad šādā gadījumā ir vairāki varianti, kā sistēma skatās uz balsotājiem. Tātad, ja ir izdota un būvniecības informācijas sistēmā reģistrēta īpašnieka pilnvara, var nobalsot viens par visiem. Tātad, ja ir 3 īpašnieki, tātad var viens nobalsot par visiem 3. Ja šādas pilnvaras nav, tad katrs var nobalsot arī par sevi, ja, bet sistēma uzrāda šos visus, teiksim, balsojumus kopīpašnieku kā vienu balsojumu. Ja, tātad viņi ņem vērā, tā metode, kā rēķina, ir šāda, ja visi nobalso vienādi par, un tas ir vienīgais gadījums, kad ir par, tātad visiem ir jābūt vienbalsīgiem, tātad šajā gadījumā būs šāds balsojums. Tikko kāds nobalsos pret, kāda balsojums atšķirsies, tā balsojums kopējais, kas būs redzams protokolā, būs pret. Ja. Ja kāds nepiedalīsies, tad tiek uzskatīts, ka sistēma uztver, ka šis dzīvokļu īpašums nepiedalās balsojumā. Tātad pat, ja kāds būs nobalsojis, kopumā šie nepiedalās. Un tas ir saistīts ar 20. panta 2. daļas izmaiņām pagājušajā gadā, kas tika pieņemtas grozījums. Ja dzīvokļu īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojas pret lēmumu pieņemšanu. Šis teikums ir svītrots. Ja? Līdz ar to vairs nav tā, ka, ja jūs nepiedalāties, jūs nobalsojat pret. Mēs vēl te pēdējā laikā arī saņēmām protokolus, kur ir ieskaitīta šī balsis kā pret. Ja? Tātad šis ir mainījies ar pagājušo gadu. Ko mēs vēl esam aptauju procesā? Mēs vēl esam iestrādājuši to, ka aptaujas organizators var apskatīties aktivitāti un arī to, ka pēc aptaujas noslēguma jebkurš dzīvokļu īpašnieks atverot šo aptauju var apskatīties balsojumus. Viņam ir pieejami visi balsojumi, kādi sistēmā ir iekļauti.
Ja? Uzspiežot uz pogu balsojuma rezultāti, sistēma atver visu sarakstu ar dzīvokļu īpašniekiem un var redzēt, kurš ir balsojis, par kuru ir pievienots balsojums un kāds tas balsojums ir bijis. Ja? Tātad šī informācija vairs nav slēgta nekur un atsevišķi nav speciāli jāpieprasa. Tātad otrs vēl pēdējais būtiskais jautājums ir saistīts gan ar to, ka dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums gan par pārvaldnieku izvēli, šobrīd arī saistībā ar pašvaldības uzņēmumiem. Ja, mums ir ļoti daudz iesniegumu par reģistrāciju, ja, kā jauni pārvaldnieki, īpaši biedrības pēdējā laikā ir diezgan aktivizējušās. Ja, tā kā paldies, ka jūs tā uztverat to apzinīgi un sniedzat informāciju par saviem jaunajiem pārvaldniekiem. Es arī aicinu jūs kā dzīvokļu īpašniekus pārliecināties, vai ir vai nav, un arī šajā gadījumā saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopību reģistru, lai jūsu pārvaldnieku informācija būtu pieejama, lai nebūtu tādas aizķeršanās, ja jums vajadzīga procesa risināšanai. Tātad jāiesniedz ir iesniegums reģistrācijai. Mums ir ļoti svarīgi, lai būtu līgums parakstīts starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldnieku. Ja jūs esat lēmuši par pilnvarotu personu, ka paraksta līgumu pilnvarota persona no dzīvokļu īpašnieku puses, tad ir jābūt šādam kopības lēmumam, ka šī personai ir dota šī pilnvarojums parakstīt. Ja? Tas būtu no pārvaldnieku reģistra puses. Un vēl ko es gribētu aicināt, varbūt, ja kādam vieglāk ir izmantot telefonu, tad mums ir arī mobila aplikācija, arī tieši dzīvokļu īpašniekiem domāta par reklamēšanu nedaudz, varbūt kādam ir interese, varbūt kāds jau zina. Tātad šeit ir pieejama informācija, var apskatīties lēmumus, kas ir pieņemti mājas lietā, var īpašnieku sarakstu redzēt, norādīt savu kontaktu informāciju, piedalīties aptaujās kopsapulcēs, tas ir nobalsot, jā. Izveidot pieteikumu pārvaldniekam, arī nosūtīt ziņojumus citiem īpašniekiem un pārvaldniekam. Ja? Tātad šeit tāds ir. Ja? Un paldies, ja ir kādas problēmas. Ja nevarat atrast savu dzīvokļu īpašnieku kopību sarakstā, es aicinu pieteikt pieteikumu, ja problēmu tehnisko, tad mēs varam skatīties, vai tur nav kaut kāda aizķeršanās tieši saņemot datus no citām datubāzēm, ja, tad mums ir vajadzīga precīza adrese, ja, šai, vismaz par dzīvojamo māju, ja, kāda ir adrese, lai tad mēs varam skatīties, kāpēc nav, piemēram, dati pieejami Būvniecības informācijas sistēmā. Tas man būtu īstumā arī viss. Paldies par uzmanību. Jā, liels paldies, Iveta. Jā, man prieks, ka sistēma attīstās. Mēs no savas puses strādājot ar dzīvokļu īpašniekiem redzam, kā arvien vairāk dzīvokļu īpašnieki tendētu izmantot šo sistēmu. Ja. Arī redzu, ka mūs klausās un skatās gan pārvaldnieki, gan dzīvokļu īpašnieki. Ja, un, ir jāsaprot arī to, ja dažreiz kāds dokuments neaiziet, tas ir tieši vērsts uz jūsu drošību, jo veidojot šo sistēmu jau ir paredzētas visas tās nianses. Ja, un ja dokuments kādreiz neieklikšķi pirmajā reizē, tad ir jāskatās, kas nav precīzi darīts, kā arī Ivita pieminēja. Ja, un katrā ziņā tas ir veidots tā, lai aizsargātu jūsu intereses. Ja, jo ļoti bieži mēs zinām, ka papīra formātā mēs arī pieļaujam kādas kļūdiņas, ja, un izdarām lielu darbu, savācam balsojumus, ja, un pēkšņi izrādās, ka pats lēmums nav derīgs. Tāpēc, kad nav ievētota procedūra vai kāds termins nav precīzi norādīts. Tā kā vēlreiz paldies, jā, ļoti sekosim un aicinu visus pētīt šo visu sistēmu un izmantot arī reālajā darbā. Jā, un šobrīd mēs esam nonākuši pie mūsu nākošā eksperta, tātad piesaku Ilzi Kukuti, kas šobrīd pastāv akciju sabiedrības Svetbank, jā, par mūsu visu interesējušo jautājumu. Šodien mums, protams, tas akcents vairāk ir dzīvokļu īpašnieku kopībām. Jā. Mēs te saskatījām, protams, ar Elviju mums gribētos parunāt vēl ilgāk, bet laiks ir nepielūdzams. Jā, un atkal mums te rodās tādi dažādi jautājumi, pilnvarojums, vai es viens var iet vai vairāk, jā. Lūdzu pastāsti, kā tas ir no bankas puses. Ja es kā dzīvokļu kopības pārstāvis ierodos bankā ar domu atvērt kontu, vai es to varu izdarīt? Un atkal, kāds man
šis dokumentu portfelīts jāņem līdzi. Lūdzu. Jā, paldies liels. Es ceru, ka visi mani dzird un arī var labi redzēt jau pašu prezentācijas pirmos. Jā. Pirmkārt, liels paldies par uzaicinājumu. Man liekas, ka šis ir tāds šī gada pirmais pasākums uzreiz arī pēc likuma grozījumiem un liels par to, ka ir iespēja klausīties un ļoti, ļoti vērtīgi informāciju iegūt. Es uzreiz arī minēšu to, ka es šodien pastāstīšu, prezentēšu to, ko mēs bankā esam iekšēji arī likuma grozījuma interpretāciju skatoties sagatavojuši, kā tas process varētu būt. Ja ir vēl kaut kādas jautājumi vai kaut kas, teiksim, neatrisināts, viennozīmīgi tas tiks atrisināts un sadarbībā gan ar ministriju, gan ar BVKB. Tā kā liels paldies jau arī visiem par sadarbību līdz šim. Tāds atgādinājums mums, ko mēs dzirdam jau sarunās, tad ka to kontu vairāk vajag tikai tad, ja ir finansējums. Ja? Un šeit no bankas puses mēs aicinām tad arī gan kopības, gan pārvaldniekus arī tad izvērtēt tas konta mērķis bankā, kā jau Elvīs arī skaidroja, tātad kopības līdzekļi tiek nodalīti, uzskaitīti, tātad arī caurspīdīgums, arī tad sadarbība ar pārvaldnieku, ja, redz to kopības uzkrājumu izlietojumu. Mums jāatcerās arī par to, ka kopības līdzekļi kvalificēsies noguldījuma garantija fonda garantētajā atlīdzībai, ja, un, protams, ja kopībai nepieciešams finansējums, tur, kur mēs jau ļoti aktīvi ar pārvaldniekiem, ar mājām, ar biedrībām strādājam un daram to gadiem. Šis ir ļoti svarīgs slaids, un te es nedaudz varbūt pakavēšos, kas mums ir jāatcerās kopībām, un te noteikti pārvaldniekiem arī būtu jānāk palīgā, izskaidrot. Tātad pirms nāk pārvaldnieks vai jebkura šī pilnvarotā kopības persona uz banku vērt kontu, ir likums nosaka to, ka ir jānoskaidro un jāatklāja kopības patiesie labuma guvēji. Un šī darbība ir tā, kas ir jāveic pirms tās nākšanas uz banku un konta atvēršanas. Un tad tajā vidējā, tajā blokā mēs esam tagad šobrīd arī tādu kā norādi un piemērus sagatavojuši, kas tad būs tie patiesie labumu guvēji. Tātad mēs skatujam, ja kādam no dzīvokļu īpašniekiem pieder vairāk kā 25% no dzīvokļu īpašumiem, tad šī persona ir uzskatāma par patieso labumu guvēju. Un šis varētu skart tās mājas, kur ir mazāks dzīvokļu skaits, ja? Un tas nozīmē to, ka, piemēram, mājā ar 3 dzīvokļiem, faktiski visi tās dzīvokļu īpašnieki ir uzskatāmi par patiesiem labumu guvējiem, ja? Un, ja ir kaut kāda lielāks skaits, ir jāskatās, ja vienam dzīvokļu īpašniekam vairāk dzīvokļu īpašumu pieder, un tas pārsniedz tos 25%, ja, no kopējo īpašumu skaita, tātad arī šīs īpašnieks būs uzskatāms par patieso labumu guvēju. Ja nevienam nepieder vairāk kā tie 25%, tātad uzskatāms, ka to kopības patieso labumu guvēju noskaidrot nav iespējams. Kas ir jādara tad, ja to patieso labumu guvēju noskaidro, un tātad viņš ir konstatēts, un tad ir viņš jāatklāja. Un atklājam mēs viņu arī caur šo nākošo, kas ir patiesā labuma guvēja reģistrēšana Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā. Tātad uzņēmuma reģistrs arī jau ir sagatavojies, ja, un ir gan norādes, kā to izdarīt viņa mājaslapā, gan pieteikuma veidlapa, ja, tā kā to mēs aicinām sekot līdzi. Un šeit pārvaldniekiem būtu jāpalīdz tajā procesā, teiksim, to kopības patieso labumu guvēju, gan paskaidrot, izskaidrot un arī atklāt. Un banka atvērs norēķinu kontu, tad, ja mēs pārbaudīsim to procesu, vai, teiksim, tas patiesais labumu guvējs ir mājā identificēts, atklāts un attiecīgi reģistrēts. Par kopības kontu atvēršanas procesu bankā tā.
Mums šobrīd tātad ir vairākas tās iespējas, ja, tad kurš to māju gan juridiska persona pārvalda, gan ir iespēja fiziska persona, gan arī tā kopība, īpaši mazākās dzīvokļu skaita mājās, ja, tātad kopība arī var lemt, un kā jau arī tika skaidrots, lemt par to pilnvaroto personu. Ja. Sāksim ar to visskaidrāko šobrīd, tātad, ja juridiska persona, tātad vai SIA, kas mums ir pārvaldnieku pakalpojums sniedzēja, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, arī biedrības, kas ir pārvaldnieki un likuma izpratnē pilda pārvaldīšanas funkciju. Tātad šīs būs tās personas, kuras tad nāks uz banku un kopības vārdā aizpildīs arī klientam. Klients būs kopība, jā, tiks aizpildīt attiecīgi arī klienta anketa, ja, un tad kas ir tās parakstiesīgās personas, ja, un šeit jūs redzat, likums to arī jau ir grozījumi noteikuši, tātad ir juridiskas personas, parakstiesīgā persona var būt valde kā izpildu institūcija, var būt arī prokurorists, ja, kuru mēs tad arī to prokuroristu pilnvaru skatīsimies uzņēmuma reģistrā Lursoft. Mums ir bijuši jautājumi, vai pārvaldnieks, ja, tātad juridisks persona var pilnvarot kādu fizisku personu. Jā, var, bet banka prasīs šeit to notāru apliecinātu pilnvaru, jo mums ir jāsaprot skaidrs apjoms, ko tieši tad tā juridiskās personas pārstāvi pilnvarojums, ko viņš drīkst darīt ar klienta kopības, kontu un līdzekļiem tajā. Ja. Un tad, kad tas viss ir noskaidrots, tātad pārvaldnieks aizpilda klienta anketu, klients ir kopība un pārvaldnieks parakstīs kopības konta līgumu, attiecīgi, kā tas arī šobrīd likumā ir paredzēts. Ja. Ja pārvaldnieks būs fiziska persona, tad arī mēs skatīsimies biskopību reģistrā, un šī gadījumā šī fiziskā persona klientam kopībai būs tā, kas bankā aizpildīs klienta anketu. Un arī attiecīgi parakstīs kopības konta līgumu. Tur, kur ir tā kopība, īpaši te tās mazākās mājas, vai varbūt, jā, mums ir tie noteikti, teiksim, kvadrātmetri, līdz kuram, varbūt nav vajadzīgs tas pārvaldnieks, bet tomēr māja ir jāpārvalda. Tātad likumā tā noteiktā pārvaldīšanas funkcija, ja, kopībai lemjot, ja, par šo pilnvarojumu, ja, šī gadījumā banka prasīs šo notāru apliecinātu pilnvaru, kā jau tas tika arī izskaidrots, tātad kurš atbild par pārvaldīšanas funkciju veikšanu, kurš atbild par kopības konta, tātad atvēršanu bankā, rīcība ar kopības līdzekļiem kontā. Ja. Tam visam ir jābūt atrunātam notāra pilnvarām. Un tad šī pilnvarotā persona būs tā, kas aizpildīs klienta anketu un attiecīgi parakstīs kopības konta līgumu. Par priekšdarbiem nepieciešamiem dokumentiem. Pats pirmais ir tikt skaidrībā ar tiem patiesiem labumu guvējiem. Tad es teiktu tā, par cik ir tāds pārējais periods šobrīd, manuprāt, ir ļoti svarīgs tas dialogs šobrīd gan kopībai pašai, gan kopībai ar pārvaldnieku, jo tikai jūs varat lemt, kāds būs tas jūsu modelis, ja, vai ļoti daudzām kopībām varbūt jau ir biedrības izveidots, un arī šajā gadījumā ir jāsaprot, ko tad darīs biedrība. Varbūt biedrība ir jālikvidē, bet varbūt biedrība strādās ar līdzekļu nezinām. Tas ir jūsu jautājums. Banka šos jautājumus nevarēs atrisināt, ja, un mēs noteikti neesam tie lēmēji. Ja. Tātad ir jārēķinās, ka tie ir jūsu lēmumi, ir jāsaprot par to darbības modeli, kādā notiks kopības līdzekļu uzskaita, ja, un attiecīgi turpmākā sadarbība ar pārvaldnieku, ja, kā kopības tie pārstāvju saziņā ar pārvaldnieku, teiksim, vēlās redzēt tās uzkrājumus un izlietojumu, ja, un tā tālāk.
Tātad mēs noteikti skatīsimies BISA kopību reģistru, kam ir publiska ticamība, tātad par kopības šīm pilnvarotām personām, tātad notāra pilnvaru kopības pilnvarotāju personai ar precīzām darbībām, ko tā persona vai personas var veikt kredīti iestādē, tad notāra pilnvara, ja BIS kopība reģistrētais pārvaldnieks pilnvaros citu personu. Tas ir tas par to juridiskās personas izpildi institūciju. To dokumentu mēs prasīsim, un kas noteikti ir jāatcerās, ja ko mums nosaka jau likums šobrīd, ka ja tā konta atvēršana būs saistīta ar kādu ārpus pārvaldīšanas uzdevumu vēl citu pilnvarojumu pārvaldniekam, ja, tad vai kopības pilnvarotāju personai likums nosaka, par to ir jāpieņem atsevišķs lēmums. Tātad par kaut kādu lielāku remontu vai par, teiksim, uz Altuma programmu atbalstu vai uz citu programmu, uz Rīgas, piemēram, vai uz citas pašvaldības atbalstu programmām, tātad par to būs jābūt atsevišķam lēmumam un atsevišķam pilnvarojumam. Un pēc kredīta iestādes pieprasījuma, kā es minēju, šobrīd ir laiks, pārējais laiks, un mums var būt, ka mēs arī prasīsim vēl kādu dokumentu, bet mēs noteikti par to tad arī informāciju sniegsim mūsu mājaslapā. Par finansēšanu mums arī ienāk daudz jautājumu, kā tad tagad būs, jā, kas tagad būs? Tātad vēlreiz, lai atkārtot, līdz šim ir kā, kurš var saņemt finansējumu? Var gan pārvaldnieks kā SIA, gan dzīvokļu īpašumu kooperatīvas biedrības. Kas mainās, nāk klāt jauns subjekts, dzīvokļu īpašnieku kopība kā aizņēmējs. Ja? Tātad kopība uzņems saistības finansējuma līgumos, ja? Un te ir ļoti liela nozīme tam pilnvarojumam. Kopības vārdā uz tā atsevišķa pilnvarojuma pamata to pārvaldnieks var tikt pilnvarots parakstīt aizdevuma līgumu ar banku, nodrošināt attiecīgi administrēšanu aizdevuma līguma saistību izpildē, bet kopība būs tā, kas uzņems saistības un kopība būs aizņēmējs. Ir sakārtots jautājums arī par to, ka komercšķīla būs uz kopību reģistrēta, ja, tātad prasījuma tiesības nākotnes debitoriem, ja, un vēl mums ļoti arī daudz prasa, vai būs iespējams saņemt finansējumu biedrībai, arī kooperatīvām sabiedrībām vai pārvaldniekam. Un šobrīd mēs sakām jā, bet mums ir jāsaprot, ka ir pārējais laiks. Mēs arī šobrīd, Elvijas jau arī ļoti labi izstāstīja ministrija, ka ir Altuma atbalsta programma, kurā tur, lai kaut ko mainīt, ir jāveic šie grozījumi, ja? bet tas modelis, ko mēs saprotam ar augstākās tiesas senāta spriedumu, teiksim, un to interpretāciju un likumu grozījumiem, ir tas, tādā pārējais periodā virzība ir tā, ka tā kopība ir tā saistība uzņēmēji un arī tie uzkrājumi un tā atbildība kopībai kā dzīvokļu īpašniekiem. Tātad, tas ir tas modelis, kas nākotnē, droši vien prevalēs. Mēs nezinām, kā tas būs. Mēs redzam, kā tas strādā šis modelis Igaunijā. Ja mēs šobrīd redzam, ka tur, teiksim, mūsu bankas klienti ir 13,000 kopības, ja, kas arī strādā jau spēcīgas valdes ar uzkrājumiem, ar attiecīgi projektu pieredzi, līdzekļu piesaisti, ja, kapacitāti. Tā kā, mums ceļš ir vēl ejams. Un neliels piemērs, kā jūs redzat, kā tas varētu tā izstīties. Šeit ir tāda, sākam no labās puses, ja, tātad skatīties, kad klients būs tas, kas tātad atbilstoši iesniegs pieteikumu bankā par finansējumu nepieciešamību. Ja. Mēs izvērtēsim šos dokumentus, pozitīvus lēmumus un slēdzam aizdevumu līgumu, aizņēmējs kopība, atceramies, ja, un līgumu var parakstīt tās pilnvarots pārvaldnieks. Ja.
Un šāds modelis es arī speciāli izveidoju tādu piemēru, kur, ja gadījumā to ir atbalsta programmas, jā, vai nu tie ir grantu programmas pašvaldība vai valsts, vai arī kādi citi, jā, vai arī altuma programma, tātad aizdevumu, teiksim, to jau mēs ņemam vērā parasti bankām varam kombinēt, jā, tā kā tanīs gadījumos aizdevumu līgumā vienkārši tiek paredzēts, ka tad, kad klients saņem to grantu, tad mēs novirzam to daļējai vai pilnīgai aizdevumu, teiksim, dzēšanai. Tā kā šajā ziņā mums, mēs redzam, ka mums tāda ļoti liela izmaiņa nav. Mēs šobrīd saprotam, mums nāk viens jauns subjekts kopība kā aizņēmējs. Un pēdējais ir varbūt tie biežākie jautājumi, praktiskie ieteikumi. Viennozīmīgi no ieteikumiem ir jāsāk, vairāk droši vien mums ir nepieciešama tā informācija, pareizais tas kanāls, ja, tas, ka kopība ir dzīvokļu īpašnieki, tā ir atbildība, mājas tehniskā drošība, izdevuma, mājas uzturēšana. Tas noteikti ir, nekad nebūs par maz, tā kā liels paldies, jo visiem mums gan Rīgas enerģētikas aģentūrai, ministrijai un arī BVKB visiem, kas par to stāsta un skaidro, un arī mēs to daram ļoti aktīvi un ilgstoši. Ja. Es domāju, ka šobrīd tieši tas līdzekļu nodalīšana, līdzekļu uzkrāšana, tas arī caurspīdīgums un tā nepieciešamība attiecīgi uz atjaunošanu uzkrāt, manuprāt, ir jāskaidro arī vēl tās izmaiņas likumdošanā, kas mainās sakarā ar ilgtspēju, ar energoefektivitātes, teiksim, un enerģijas patēriņa samazināšanu. Ja, bet ne tikai. Noteikti es teiktu, ka kopībai ir jābūt gatavai un spējīgai kontrolēt savus līdzekļus, uzkrājumus, izmantošanu, jo kopība ir saikne ar visiem dzīvokļu īpašniekiem, arī tad, ja ir nepieciešami remonti vai lielāki, teiksim, darbi, tad tomēr ir jāspēj arī komunicēt par to, ka ir jāpalielina uzkrājumi. Jā, to mēs arī bankā izglītojot klientus, mēs arī to palīdzam tā kā, gan aprēķināt, gan paskaidrot, kad ir jāpalielina uzkrājumi. Ja? Tātad līdzekļu kontrola un dialogs ar pārvaldnieku ir ļoti nozīmīgs. Un izmaiņas ir iespējamas, un šeit ir ļoti svarīgi, ka izvērtējot dzīvokļu īpašnieku šo maksātspēju, ja? Neaizmirstam, ka māju var sakārtot arī pa soļiem. Tur mēs noteikti arī kā banka esam bijuši aktīvi ar to, ka ir remonta dažādi nelielu remontu finansējumu, tā kā, lai dzīvokļu īpašnieki redzētu, kā strādā pakāpeniski mājas atjaunošana, kas ir sabalansēta ar maksātspēju. Kāpēc ir svarīgi maksātspēja? Tāpēc, ka mums kā bankai mēs nevaram izsniegt finansējumu nevienam no klientiem, ja mēs redzam, ka ir risks, ka šo aizdevumu nevar atmaksāt. Un pie dzīvokļu īpašnieki, pie māju atjaunošanas, tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ko banka izvērtē. Pie jautājumiem process ir jauns, bet ja radīsies, mēs risināsim, un klientiem jau paldies par jautājumiem, un arī šeit par jautājumiem visu neatbildēto, ja ne šodien tūlīt, tad pa soļiem atrisināsim. Par kopības kontu uzturēšanas izmaksām vai citiem pakalpojumiem, jā, tas ir viss būs atbilstoši bankas piedāvājumiem, cenrādim, tā kā, viss ir jauns, bet mēs esam gatavības procesā strādāt. Liels paldies, man tas būtu viss. Jā, liels paldies, Ilza, tiešām ļoti, ļoti noderīgi mums būs šī informācija. Jā, protams, es saprotu, ka jautājumi vēl radīsies un būs, jā, kā jau tu teici, kad viss tas notiek tādā zināmā procesā, jā, un patiesībā noklausot ekonomikas ministrijas pārstāvi un tevi, jā, es tā jūtu, kad vēl ir par ko domāt, jo jautājumi rodās, jā. Man te ienāca tāds viens ļoti vienkāršs jautājums, ja gadījumā dzīvokļu īpašnieku kopība atver šo kontu, jā, tā tad pārvaldnieks atver dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā, vai kopības pārstāvim ir iespēja arī aplūkot šo kontu kopējā kārtībā internetbankas piedāvājumu ietvaros ar kaut kādiem limitiem, un vēl tas jautājums, vai dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt bez pārvaldnieka
bez pārvaldnieka šī konta līdzekļu izlietojumu kaut kādiem nelieliem darbiem. Varbūt tās no savas puses vēl iekomentēju šo. Jā, tātad šis ir tas pirmais jautājums ir tieši par to dialogu. Protams, ka likums ir šobrīd tā mums ar tas iekšēji ļoti svarīgs diskusijas jautājums. Tātad likums šobrīd saka, ka pārvaldnieki tā tiesība rīkoties ar kopības līdzekļiem ir bez ierobežojumiem. Tomēr es atceros tās diskusijas, kas mums arī bija Saeimas komisijā, varbūt arī, ka vēl Elvijas var arī iekomentēt, vai mums atsevišķi vēl būs iespēja to kādā izrunāt, bet šeit noteikti tie ir kopības līdzekļi. Tātad kopībai ir jānodrošina iespēja redzēt, kas notiek ar tās kopības līdzekļiem, ne tikai redzēt, tātad arī tas izlietojums, iemaksātais kaut konkrētu izlietojums, pamatojumi. Šeit ir vieta dialogam ar pārvaldnieku. Teiksim, šobrīd laikam māju pārvaldīšanas likums, viņš saka, ka tajā mājaslietā mums ir tie ieņēmumi, izdevumi pārskats, bet tas ir tā kā reiz gadā dokuments, ko pārvaldnieks sagatavo. Tomēr tajā ikdienā, nevelti mums ir arī tas 15. Prima pantu 2. daļa, kad tātad personas kopības, kas ir pilnvarotas saziņai ar pārvaldnieku. Un es redzētu, ka šī ir tā vieta noteikti, ko es arī aicināju uz dialogu un to modeli, jo likums ir mainīts, tā, ka tas ir kaut kas jauns. Ir jābūt sarunai, ir lēmumiem, kā tad tas nākotnes modelis būs un kā kopība varēs tos līdzekļus redzēt. Ja mums atnāks kopības līdzekļi un kopības līdzekļu to prasīs kopības pārstāvja, mums vēl šobrīd tas ir, es teiktu, tāds pusatvērts jautājums, bet ja man šodien tūlīt prasa atbildēt, tad visticamāk es teiktu, ka ir jāprasa tas pārskats pārvaldniekam. Jo ir tas likuma, tas pilnvarojums pārvaldniekam bez ierobežojumiem rīkoties, bet tā komunikācija, kā kopība tad to varētu ieraudzīt, mums vajadzēs pilnvarojumu. Teiksim, un te ir tā vieta, kas mums ir jāatrod. Mēs šobrīd aicinām nākot uz banku, vērt kontu, būt pilnīgi skaidriem, izrunāts viss par kā kopība redzēs līdzekļus, vai pārvaldnieks to nodrošinās, kā nodrošinās, vai, ja vajag to bankā, tad arī pie tās reģistrācijas bankas kontam, tad ir jābūt tiem dokumentiem, lēmumiem, lai mēs zinām, kuram tad mēs drīkstam to kopības konta izdruku, kā saka, rādīt. Jo šeit ir jāatcerās, ka banku pusē ir ļoti nopietnas tas regulējums attiecībā kredīta iestāžu likums un ne tas vien, ka nevienai no tā kā trešai pusē, mēs lieku neko rādīt nedrīkstam, Un tas otrs, man atgādināt, lūdzu, kas bija, es jau tikai aizrunājos, ka to otru jau piemirsu. Jautājums otrs bija. Tas patiesībā man apmēram vairāk vai mazāk tas tā kā bija skaidrs, Šeit mēs varam kopēju aicinājumu, ko es saklausīju no tevis un arī no mums, kad dzīvokļu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku kopībām ir jābūt šajā procesā iekšā un ir jāinteresējās, lai jūs nenonākat tādā situācijā, ko mēs tikko raksturojam, ka pārvaldnieks tā kā var rīkoties ar jūsu naudu, jūs pat tā kā nevarat paskatīties. Tātad, uzņemotos kaut kādas saistības, ejot uz šo dzīvokļu īpašnieku kopību, tātad tas viss ir jāatrunā, jāpieņem attiecīgi lēmumi, pilnvarojumi, lai jūs varētu izmantot visas tās iespējas, ko mums šie jaunie likuma grozījumi dod. Tad es vēlreiz saku tev paldies, Ilze, jo laiks nepielūdz uz priekšu. Un es domāju, ka mēs vēl par šo tēmu vēl runāsim daudz, tā kā arī es aicinu klausītājus nesatraukties. Paldies tev! Paldies! Tā, mēs te strauji tuvojamies nobeigumam, mazliet esam iekavējuši laiku, bet piekrītu, ka tēmas bija fantastiskas, ļoti interesantas un
mūs visus interesējoši, ja, kā mēs redzam, ka jautājumi ir vairāk varbūt nekā atbildes. Diemžēl tur daudz ko ierobežo, teiksim, mūsu šis semināra formāts un tas laiks, jo šoreiz mēs gribējām tā kā rosināt diskusiju, saņemt daudz jautājumus no jums, lai mēs tālāk kopā ar iesaistītajiem dalībniekiem varētu šos jautājumus apstrādāt un virzīt jau uz skaidrām atbildēm uz visu to, kas attiecās uz dzīvokļu īpašnieku kopībām. Ja, un tā tad no bankas, no kredītiem, iespējamiem kredītiem, ēku energoefektivitātes sakārtošanai, māju remontiem, ja, tā tad es vēl gribu atgādināt par Rīgas enerģētikas aģentūras tātad šo aktuālo programmu, kas ir viena no jaudīgākajām programmām šobrīd Rīgā, tieši tehniskās dokumentācijas izstrādē. Ja. Nav noslēpums, tie, kas ir mūsu apmeklētāji, tie jau vairāk vai mazāk zina, priekš kam šie dokumenti vajadzīgi, jo mēs saprotam, lai ēku kaut kur virzītu, piesaistītu līdzfinansējumu, mums no sākuma šī ēka ir jāizvērtē, jānodokumentē, un tikai tad mēs varam virzīties uz priekšu. Ja nu gadījumā tomēr ir kādi cilvēki, kas nav par šo programmu neko dzirdējuši, tad aicinu apmeklēt mūsu Rīgas enerģētikas aģentūras mājas lapu vietni renovē.lv, kur ir tāda ļoti mīļa podziņa, piesakies konsultācijai, tur rakstīts bezmaksas konsultācijai. Mums visi pakalpojumi ir bez maksas, ja, veltīti rīdziniekiem. Ja. Tātad nospiežam šo podziņu, nonāksiet kalendārā, izvēlēsieties sev izdevīgāku laiku, un mūsu eksperti sagaidīs jūs tiešais konsultācijā, kur mēs sniegsim visu informāciju, visu, kas saistīts gan ar dzīvokļu īpašnieku kopībām, biedrībām, energoefektivitāti, ar līdzfinansējumu piesaisti un ar citiem jautājumiem, uz kuriem mums ir pieredze atbildēt. Ja? Tātad, ja mēs atkal atgriežamies pie mūsu līdzfinansējums programmas, tātad ejot tālāk, nospiedot šo līdzfinansējumu atbalsta pogu, mēs redzam labajā pusē daudz un dažādus dokumentus. Tie ir dokumenti. Tātad uzspiežot uz katru no šīm saitēm, jūs varat lejuplādēt dokumentu vai dokumentus, un attiecīgi jūs varēsiet tos izmantot, lai jūsu process šī līdzfinansējuma piesaistēji būtu maksimāli atvieglots. Jā. Visam procesam vairāk ir 3 kārtas, ja? Šeit ir 1. un 2. kārta. Tās jau ir tās darbības, kas ir pēc tam, kad jūs esat iesniegumu iesnieguši, bet pirms tam jums ir jāpadara tāds neliels mājas darbs, jāpieņem kopības lēmums par to, ka jūs tiešām vēlaties šo savu konkrēto mājokli izvērtēt, tātad izveidot šos pamatdokumentus, kas ir tehniskais atzinums un energosertifikāti, lai saprastu, kāda ir esošā situācija, ja? Un attiecīgi, lai jūs varētu domāt par tiem soļiem un to apjomu, kādā jūs vēlaties ieguldīties savā mājoklī. Ja? Pie 1. punkta jūs redzat arī iezīmētu tādu mūsu pakalpojumu, ka mēs atbalstam dzīvokļu īpašnieku kopības tieši mājas kopsapulcēs, kas bieži vien ir ļoti sarežģīts process, ir daudz diskusiju, un lai noņemtu dažādus mītus un pārprastu informāciju, ja, mēs ierodamies šajās kopsapulcēs, ja mums aicina, nodrošinām eksperta klātbūtni, kurā jau mēs sistēmiski pastāstam, kas, kāpēc un ko. Ja? Tātad, ja mēs runājam par tiem priekšdarbiem, tātad izmantojot Rīgas enerģētikas aģentūras darbu uzdevumus, kurus jūs varat lejuplādēt, kuras rādīja iepriekšējā lapiņā, ja? Darba uzdevumi, tad šos darbu uzdevumus mēs nosūtam pakalpojumu sniedzējiem, kas ir būvinženieris, energoauditors, un attiecīgi noteikti lūdzam atsauci uz šiem darba uzdevumiem. Tātad jums ir jāsaņem pretī cenas piedāvājums ar atsauci saskaņā ar jūsu iesniegto darba uzdevumu. Esam gatavi veikt šos darbus par tādu un tādu summu. Ja? Tad, kad jūs esat saņēmuši šos dokumentus, jo noteikti tirgus izpētes procesā jūs apzināsiet vairākus pakalpojumu sniedzējus,
tad pilnvarotās personības vai dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvi vai kā jūs nolēmsiet savādāk, lemj par to izpildītāju, ar kuru konkrēti jūs vēlēsieties sadarboties. Ja? Un tad sagatavoja tādu lēmumu par tehniskās dokumentācijas izstrādātāja izvēli. Ja? Un tad, kad tas ir izvēlēts, tad ieslēdzās šīs nākošās kārtas, ka jūs piesakieties Rīgas enerģētikas aģentūrā, ja? Tātad un ejiet saskaņā ar algoritmu. Ja? Tā, es jau tātad pieskāros tiem dokumentiem, kuri ir nepieciešami, lai saprastu mūsu ēkas atjaunošanas procesu, tieši, kas attiecas uz tehnisko dokumentāciju. Un tātad pamatdokumenti ir ēkas tehniskās apsekošanas atzinums un energosertifikāts. Tie ir divi pamatdokumenti, kuri mums raksturo ēku un norāda uz tiem darbiem, kuri mums būtu kā dzīvokļu ēkas īpašniekiem jāveic, kā arī šajos dokumentos ir norādīti darbi, darbu secība, un arī, kas attiecās uz energosertifikātu, arī iespējamie iegūmi, ja jūs realizējat energoefektivitātes programmu, kādi varētu būt jums iegūmi. Es šajā gadījumā runāju par apkures sistēmas ietaupījumiem, kuri pēc tam var arī transformēties naudas līdzekļos. Un, protams, izstrādājot divus pirmos dokumentus, noslēdzošais ir tehniskais projekts, kura ietvaros tātad mēs ņemam vērā to, kas ir norādīts energosertifikātā, tehniskās apsekošanas atzinumā, un izstrādājam šo tehnisko projektu, kurš jau dod mums tiesības ēku atjaunot. Ja? Tātad kopā ar tehnisko projektu mēs saņemam arī tādus fantastiskus dokumentus kā kontroltāmi, tātad mēs zināsim, cik tas mums maksās, kā arī būs būvatļauja, kur mums ļaus šos darbus veikt. Un esot mājas rīcībā šīm tehniskās dokumentācijas portfelim, tātad mums ir tiesības piedalīties dažādās līdzfinansējuma atbalsta programmās, bez šo tehnisko dokumentu iesniegšanas tas nav iespējams, Tātad tas ir jāsaprot katram dzīvokļu īpašniekam, mājas īpašniekam. Tātad, lai jums kāds piešķirtu sabiedrības naudu, tātad vai valsts naudu, vai pašvaldības naudu, mums ir jābūt šai tehniskai dokumentācijai, kura ir apstiprināta būvvaldē. Ja mēs konkrēti runājam par līdzfinansējumu programmām, tad tehniskā atzinuma derīguma termiņam ir jābūt ne vecākam par 2 gadiem. Ja jūs darbus veicat saimnieciskā kārtībā, tad, protams, šis termiņš ir 10 gadi. Uz katru no dokumentiem energosertifikāts un tehniskās apsekošanas apzinājums. Bet vēlreiz uzsveru, ja mēs piedalāmies un pretendējam uz līdzfinansējumu saņemšanu, tad konkrēti tehniskais atzinums nevar būt vecāks par 2 gadiem. Tātad izstrādājam šo tehnisko projektu, un šeit es lūdzu jūs pievērst uzmanību atbalstam. Atbalsts šobrīd ir ļoti fantastisks, tātad par katru dokumentu jūs varat saņemt 90% līdz finansējumu, tad atbalstu, tad, kad jūs esat sagatavojuši šos dokumentus un apmaksājuši no saviem līdzekļiem, jūs iesniedzat šo apmaksas apliecinošo dokumentu un tātad saņemat šo atbalstu. Tehniskās apsekošanas atzinumu un energosertifikātu gadījumā par katru dokumentu tas ir 1200, ne vairāk kā 1200, tātad 90%, bet ne vairāk kā 1200. Un par tehnisko projektu, par būvprojektu, tātad atbalsts ir 90%, bet ne vairāk kā 15,000 eiro. PVN netiek ietverts. Tātad summas ir ļoti nopietnas, gan lielākām mājām, gan mazā formāta mājām. Tātad tas ir ļoti nopietns atspaids, lai sagatavotu šo tehnisko dokumentu un lai tas nebūtu finansiāli apgrūtinošs dzīvokļu īpašniekiem. Mēs pieņemam diezgan aktīvi šos iesniegumus, un sastopamies ar biežāk daudzām tādām kļūdiņām, kuras varētu nebūt. Tāpēc es mazliet gribu arī jums atgādināt, kādi ir galvenie tādi
pārkāpumi, pēdiņās, protams, pārkāpumi, jā, jo visus jautājumus mēs cenšamies risināt. Tāpēc pats galvenais, ko mēs zaudējam šajā gadījumā, ir laiks. Un laiks tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ņemot vērā to, cik ātrā tempā tiek izņemtas līdzfinansējuma programmas, jā, un arī tas ir saistīts ar to, ka pati līdzfinansējuma programma un tehniskie dokumenti ir jāizstrādā, jāiekļaujās 6-8 mēnešos. Tātad līdzfinansējums tiek piešķirts dokumentācijai un uzsākot to, uzsākot pieteikšanās procesu, dokuments nedrīkst būt izstrādāts. Ja? Tātad tā galvenā kļūda ir tā, ka kaut kad ir izstrādāts dokuments, tas ir ievietots būvniecības informācijas sistēmā, tajā brīdī, kad jūs uzrakstat iesniegumu, un ja mēs redzam, ka šis dokuments jau ir būvniecības informācijas sistēmā, tad, protams, līdzfinansējums tiek atteikts. Ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Šeit ir maza piezīmīte, kad pakalpojumu sniedzēji labu gribēdami ļoti bieži cenšas ātrāk to izdarīt. Tad atceramies, ka darbus pakalpojumu sniedzējus var sākt tikai tad, kad jūs esat noslēguši līgumu ar Rīgas enerģētikas aģentūru. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja? Tātad līdzfinansējumam piesakās ēkas kopības pilnvarotā persona. Līdz šim, principā, tā bija biedrība, ja, kas pieteicās, ja, atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem dokumentiem, tātad pirmajiem 2 var pieteikties arī jūsu pārvaldnieks, tātad slēdzot šo 3-daļīgo līgumu, bet jāatcerās tas, ka līdzfinansējumu mēs varam pārskaitīt un pārskaitīsim tikai uz dzīvokļu īpašnieku kopības kontu. Vai tas ir biedrības formā vai kā savādāk, bet tikai uz dzīvokļu īpašnieku kopības kontu. Ja. Šeit tāds punktiņš par parādniekiem, ja ēkā ir nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki, tad līdzfinansējuma summa proporcionāli tiek samaksāta. Ja. Cenšamies no tā tikt vaļā, bet pagaidām kā ir tā ir. Ja. Vēlreiz atkārtošos par darba uzdevumiem. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Darba uzdevumi jums ir sagatavoti. Ja jūs gribat šos darba uzdevumus, ņemot vērā ēkas reālo tehnisko stāvokli un situāciju, vēlaties papildināt, jā, lūdzu, bet nekādā gadījumā nevar samazināt. Pēc būtības tur nav arī nekas ārkārtējs, dažreiz nāk no izpildītājiem sūdzību, ko viņi tik daudz tur prasa. Tas ir dzīvokļu īpašnieku interesēs, jā, tā ir tāda drusku universāla forma, kas aptver visas mājas, lietas un struktūras, ja? Līdz ar to tas ir dzīvokļu īpašnieku interesēs un cenu piedāvājumu jābūt atbilstoši un pamatojoties ar šo Rīgas enerģētikas aģentūras izstrādāto darba uzdevumu. Ja? Protams, ir jānorāda arī visi tie rekvizīti, kas tiek prasīti, tā skaitā arī konts, uz kuru jāpārskaita naudu, ja? Lai pēc tam nav papildus jāsazvanās vai jāmeklē, kam tad īsti skaitīt naudu, tad atkal ieslēgsies pārbaudas laiks, tad atkal mēs kavēsimies. Ja? Ļoti tāda, nezinu, ar ko tas saistīt, ir tāda prakse, ka paša procesa gaitā tiek mainīti izpildītāji. Ja? Tātad pasūtītājiem, kas esat jūs, mīļie dzīvokļu īpašnieku kopības biedri, tātad jums ir jāseko, kā tiek izpildīts līgums. Ja jūs veicat cenu aptauju un izvēlaties konkrētu pakalpojumu sniedzēju, tad šim pakalpojumu sniedzējam ir jāaiziet cauri visam dokumentas ciklam ar noslēdzošo dokumentu maksājumu uzdevumu par saskaņā ar līgumā paredzētās summas pārskaitīšanu konkrētam izpildītājam. Ja? Un mums te laiku pa laikam gadās, kad noslēdz uz uzņēmumu, gatavo privātu personu, rēķinu izraksta cita juridiska persona. Jā, tas viss rada jucekli, kā rezultātā šī līdzfinansējuma izmaksa tiek apturēta, ja, un tā tad atkal notiek skaidrošanās. Lai no tā izvairītos, lūdzu piesakojiet to, lai tas izpildītājs, ko jūs izvēlaties, tad arī attiecīgi būtu šis pakalpojumu veicējs un arī apmaksas saņēmējs. Jā, lūk, ko mēs esam padarījuši? Neliela atskaite sabiedrībai, rīdziniekai. Tātad Rīga renovē programma sākās 24. gada septembrī. Ja,
Par šo laiku mēs esam snieduši 400 un vairāk konsultācijas, jā, jo ļoti daudz sēkas pārstāvi, kur konsultējās vairāk kārt, jā. Tātad ļoti aktīvi izmanto šo pieteikšanās podziņu, kur es minēju prezentācijas sākumā, piesakās, mēs runājam arī telefoniski un attiecīgi darām visu, lai jūs varētu izvērtēt savus mājas un saņemt šo tehnisko dokumentāciju. Ja? Nu, un šeit mēs redzam nelielu statistiku, ja, cik tad dokumentus mēs esam sagatavojuši. Viss fantastiskākais cipars, man liekas, ir tehniskajam projektam, rezervētā summa, tātad gandrīz 700,000 un izstrādāti 59 dokumenti. Ja. Tas nozīmē, ka gandrīz 60 ēkas ir gatavas ēkas atjaunošanas procesam. Ja. Te vēl piebildīšu, ka lielākā daļa no šīm ēkām, kuras mēs šeit redzam, šajos 59 dokumentos, ja, arī startē Altuma līdzfinansējuma programmā. Tātad ir piešķirts arī līdzfinansējums būvniecībai, ja, ar ko mēs arī šīs ēkas apsveicam, bet tiem, kuri vēl nav šai sarakstā, tātad aicinām pieteikties un izmantot šo unikālo iespēju saņemt līdzfinansējumu tehniskajai dokumentācijai. Ja. Tātad kopējais apjoms, kas bija paredzēts piesaistot Eiropas fondus, ja, tātad jūs redzat 1,575,000. Šobrīd mēs jau esam iztērējuši, bet novirzījuši ēkas tehniskai apsekošanai konkrētām ēkām un dokumentiem, tātad 846,500 pieejamais atlikums. Mīļie draugi, jūs redzat, pieejamais atlikums ir tikai 728,000 pret to ēku skaitu, kuras ir jāizvērtē, kurām ir jāveic tehniskās ekspertīzes un ļoti iespējams arī šis būvprojekts. Ja? Un tātad, lai mēs spētu visus šos jūsu dokumentus apstrādāt un izmaksāt jums līdzfinansējumu, tātad mums ir palicis tikai 1 gads, ja, kas it kā liekas ļoti, ļoti daudz, bet atkal no otras puses, ja mēs paskatāmies, ka viena tehniskā projekta izstrādes cikls ir no 6 līdz 8 mēnešiem, tad jūs saprotat, ka patiesībā ir pēdējais laiks, ir iestājies deadlines, lampiņas mirgo un aicinam jūs ātri izmantot šo iespēju. Tātad, tie, kuri varbūt nevēlās konsultēties pie mums, priekš tiem mēs esam izvēlējuši tādu padomu katalogu, kas saucās ēku atjaunošanas ABC, tātad ieejot Rīgas enerģētikas mājas lapā rea.riga.lv, mēs varam atrast šo ēkas atjaunošanas ABC rokas grāmatu, kurā esam izveidojuši vairāk par 10 klipiņiem ar dažādiem jautājumiem, kuri gan pašā sākumā rodās, gan arī drusku vēlāk rodās. Ja. Mans mīļākie klipiņi ir tie, kas ir saistīti ar reālo praktisko pieredzi. Ja. Jo viena lieta, ka jums stāsta pašvaldības vai valsts pārstāvis, stāsta, jā, cik labi būs un kāda būs saulainā tāle, ko mēs kādreiz sasniegsim, ja. Bet, kad mēs reāli redzam tos cilvēkus, dzīvokļu īpašniekus, kuri ir izgājuši šo procesu, neskatoties uz dažādiem šķēršļiem, grūtībām, uz neizpratni, jā, tad es domāju, arī pašiem šo lēmumu pieņemt ir daudz vieglāk. Jā. Un noslēgumā es ar prieku stādu priekšā mūsu komandu. Jā, tātad atceramies arī, ka piesakoties tehniskās dokumentācijas līdzfinansējumu, jūs konkrēti iegūstat arī savu energoefektivitātes speciālistu pārstāvi, kurš palīdzēs jums risināt visus tos jautājumus, kuri varbūt tās izklausās vienkārši, bet tā, kad mēs sākam pildīt šīs formiņas, varbūt tik vienkārši tie arī nemaz nav. Jā, tātad jums arī ir pieejami gan e-pasti, aicinām rakstīt uz e-pastu, lai mēs varam šos jautājumus kvalificēti izvērtēt un jums atbildēt, bet citos gadījumos par tādiem nelieliem jautājumiem var arī, protams, patiešām zvanīt mūsu speciālistiem, jā, un attiecīgi saņemt visu nepieciešamo informāciju. Tā kā tā. Tātad vēlreiz aicinu
uz renovē.lv, piesakamies konsultācijai, saņemam līdzfinansējumu tehniskai dokumentācijai, ar tehnisko dokumentāciju ejam uz līdzfinansējumu programmu, arī par līdzfinansējumu programmām mēs sniedzam informāciju. Tātad pēc būtības mēs darbojamies saskaņā ar vienas pieturas aģentūras principiem, tātad vienā vietā visa informācija. Tātad esmu laipni gaidīti. Vēlreiz pasakos jums par dalību mūsu seminārā. Man pašam tas likās ļoti saturīgs un interesants. Protams, jautājumi ir ļoti daudz, bet tas arī dos mums motivāciju arī strādāt turpmāk, gatavot pirms jums jaunu informāciju un arī konsultācijās kvalificēti atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tātad paldies visiem apmeklētājiem un gaidām jūs mūsu nākošajos semināros. Lai mūs veicas! Paldies liels, paldies visiem!